Labvakar! Esiet sveicināti! Latvijas basketbola līgas fināls sērija nonākusi līdz 5. spēlei. Barons LMT vadībā pret ASK komandu 3-1 un Barons šodien arī skaitās mainieki. Un tieši šovakar viņiem ir iespēja uzvarot pirmo reizi komandas vēsturē izcīnīt Latvijas basketbola līgas čempionu titulu. Nu, kas attiec uz ASK komandu, tad šīs dienas cīņas, domāju, parādīs, cik daudz komandai ir palicis ticības uz sekmīgu iznākumu sērijā kopumā. Katrā ziņā uz Baronu ir izdarīts spiediens no visām iespējamām pusēm. Gan no medijiem, gan no līdzjūtējiem, gan arī, protams, arī no ASK Rīgas puses, jo pat šeit paralēli trenējoties ASK Rīgai un Baronam arēnā Rīga. Ik pa brīdļam ASK Rīgas teiksim, kluba arī amatpersonas iet klāt pie Barona un stāsta, čempioni. Līdz ar to ļoti iespējams tieši šī spēle varētu būt pat nedaudz grūtākā iepriekšējā spēle tieši Baronam, jo it kā tas viens tiešām solis, pat pussolis ir palicis līdz šim čempionu titulam, bet atcerēsimies ASK Rīga. ASK Rīga nekur nav pazudis, un ja beidzot pēc ilgāka laika atkal ASK Rīgai uzlabosies, teiksim tā, procentuāli metieni, gan no 2 punktu, gan arī 3 punktu, tad es domāju, ka ASK Rīga var parādīt zobus un redzēsim, vai viņi var uzvarēt vēl visā arī kopējā, teiksim, sērijā, uzvarēt 3 spēles pēc kāds, tas ir diezgan maz ticams. Bet katrā ziņā 1-2 spēles vēl viņi var pacīnīties. Redzēsim, no ASK problēma ir bijusi tā, ka pēdējās spēlēs Barons ir pārspējis viņus ar viņu pašu ieročiem. Ir vairāk vieglo punktu, vairāk ātru uzbrukumu. Baronam bijis pārtvērt bumbu nekā ASK, kas nebija tipiski visu sezonas gaitā. Un ņemot vērā, ka arī grozstūmā nav tik labi spēlētāji kā Aleksandrs vai Batista Baronam ASK komandā, kas var apspēlēt grozstūmā, tad uz tā rēķina arī šī zemā metiena precizitāte. Jā, ASK visā zaudētajās spēlēs ir zem 40% bijusi metiena precizitāte. Vienīgajā uzvarētājā bija virs 50 tāds krietnes kāpums vai rādītājs virs vidējā. Barons savukārt ir bijis daudz stabilāks. Vissliktākajā spēlē metiena precizitāte bija 44%, kas ir gluži pieklājīgs rādītājs. Un šeit atsimot speciāls veltījums Barona orķestrim, jeb Barona grupai, savai komandai. Esiet sveicināti arī svētdienas vakarā no manis, no Uģa Jokstā. Līdz spēles sākumam vēl 2 minūtes uz sarunu pirms spēles, un arī starplaikā esmu aicinājis Neapoles Eldo basketbolistu Jānu Blumu. Labvakar, Jāni! Jūs šobrīd akurāt cilās varus gatavojies Jūlija iznācienam, ja izlasēji, saprotu pareizi. Jā, trenējos cītīgi. Ļoti labi. Es saprotu, ka tu jau man arī sākumā teici, ka gan vienā, gan otrā komandā tev ir ļoti daudz draugu, un tu tā īsti nevar saprast, kā tad, par ko tad līdz ilgst un kādus, teiksim, secinājumus izdarīt. Bet tomēr banāls jautājums šo svētdienu šampanieti taisīsim vaļā? Es tagad tieši pavēroju, kā komandas iesildās. Un varēju ļoti labi redzēt, kad Barona spēlētājiem deg acis un ka viņi grib to šampanieti atvērt šovakar. Un es pavēroju ASK komandu. ASK komanda izskatās tāda aizmiguši šodien. Tā kā es domāju, ka ļoti liela iespēja būs, kad varētu šampanieti tikt atvērt šovakar. Ir psiholoģiskais 3-1 vai vienkārši ASK, saprotu, ka laikam vadoties pēc iepriekšējām spēlēm, tas soliņš ir pa īsu, kā es ar beigās varbūt nevaru pavilkt. Ir pa īsu, tas ir acīm redzams, un acīm redzams ir Sanda Valtera trūkums, jo nav līderis ASK komandā, un tas ir arī lielākais mīnus ASK. Šīs te 3 dienas, kas bija brīvas, un tāda iemidzināšanas taktika. Vienmēr Barons jūtās 3-1, vairs tik jāpārkāpj ir astēji. Ņemot vērā arī iepriekšējās spēles, un savukārt ASK, kā daudz izteicās, 3 dienas ir pietiekams laiks atpūsties. Tīri galvas kaut ko izšķirs? Es domāju, ka nē, tagad tikai psiholoģiski, kur komanda būs labāk sagatavojusies taktiski un kur gudrāk spēlēs. Es labi pazīstu Kārli Mužnieku, tā kā es domāju, ka viņš ir kaut ko izdomājis un kad Barons ies uz visu banku šodien. Iepriekšējās spēles skatoties, Būtautam ir varianti izdomāt kaut ko jaunu? Pārsteigt visu. Ne par velti, viņš ir Lietuvas izlases treneris, tā kā es domāju, ka ASK Rīga arī iet uz visu banku, jo ja būs 3-2, tad atkal psiholoģiski stiprāk būs ASK. Paldies, Jāni, mēs tev tiekamies vēl pārtraukumā. Jā, tas bija Jānis Blums, bet mēs pievēršamies notikumiem laukumā. Jā, runājot par ASK Rīgu, tad nelielas izmaiņas sastāvā
ir Arnis Vecvikars spriežot pēc visa, nu jau šoreiz iesildījās krietni pamatīgāk. Kaut gan trauma ir atstājusi zinām iespaidu uz viņa sniegumu vismaz iesildoties, jo viņš ilgāk nekā vispārējie, teiksim, veids dažādas staipīšanās, vingrinājumus un tā tālāk. Bet visdrīzākais, ka šodien viņš laukumā varētu parādīties. Nu, un, jā, Pavičs ir palicis un ļoti iespējams, ka viņam sezona arī ASK Rīgas sastāvā ir beigusies. Tātad šī saindēšanās vai slimība ir atstājusi savas iespējas. Viņš gan šeit tepat spēles skatos, nesēž laikam, nesēž pie rezervistu soliņa, bet katrā ziņā šeit arēnā Rīga viņš ir. Ir Pavičs pie ASK komandas, bet laukumā šodien būs Sanders, tāpat kā 4. spēlē. ASK komanda nav mainījusi starp piecinieku salīdzinot ar iepriekšējo spēli. Tāpat Miličs, Broils, Jakovičs, Grafs un Bramlets ir starp pieciniekā. Nu, lūk, Barons sāk ar Čēlā, Aleksandrs, Jeffersons, Bērziņš un attiecīgi arī Giedrus Gusts nāk laukumā. Barons jau 3. spēli pēc kārtas sāk šādā sastāvā. Un redzēsim, kā ies šovakar. Nospiedošs vairākums, ja skatāmies, cik ir piecēlušies kājās tradicionāli Barons mājas spēlēs līdz pirmajam Barona iemestajam grozam, tad nospiedošs pārsvars šobrīd ir skatītāji, kur ir atnākuši atbalstīt tieši Baronu, nevis ASK Rīga. Tā kā tiešām šobrīd ir Barona mājas spēle. Un Jeffersons gūs savus pirmos 2 punktus šajā spēlē. Tikai 4 sekundes bija vajadzīgs pirmajam grozu gūmam pēc veiksmīgas centra gūmas izspēles, kas varbūt tik veiksmīgi nesākās, bet ļoti veiksmīgi noslēdzās Baronam. Miliča bumbu. Gaida, noskrien Broils, dabū bumbu. Jeffersons tālu no viņa, bet Bērziņš ir gatavs palīdzēt. Jakovičs viņam aizsaks, iet cauri. Un šoreiz garām, bet pie Bramleta bumba, un Bramlets arī gūst salīdzinoši viegls 2 punktus. Protams, pēc izcīnītas bumbas. Jā, nu ciņā pēc pretinieku grozu tur ASK bijuši mazliet pārāk. Tagad Miličs pārtver diezgan pavirši, gūst piespēli. Ātrs uzbrukums, Jakovičs pārāk dziļi zem groza, nebija iespējas izmest. Un Aleksandrs ar bumbu, atdod Gustam. Gusts kā vienmēr. Un Bērziņš aizmet garām no apakšas, mēģina izsist Bramletam, bet spēle turpinās. Nu, lielākā problēma Baronam esot tas, kā šeit arī redzējām. Gusts nedod uz malu Armandam Šķēlem piespēli, nezinu kāpēc. Un tā tas atkārtojoties no spēles uz spēli. Un pats interesantākais ir tas, ka Šķēlī viņam par to ļoti apvainojās. Un tad varot iestāties arī viņam spēlē kritums. Tagad Aleksandrs precīzs un 4-2. Barons LMT vadībā. Spēles sākums tāds mierīgs, ar neizmantotām iespējām no tuvas distances un ātrumi nav pārāk lieli. Tagad Jakovičs ar bumbu pret Jeffersonu. Vēlreiz Broils liet pēc bumbas, dabun. Broilam aizsaks. Bramlets, nu tur pret viņu 3 spēlētāji un šeit mēģināja asprātīgi nospēlēt. Bet redzējām, bumbu lidoja stipri neprecīzi. Grafs jau devās pavisam, nu jau bija kāds 1,2 m no tās vietas, uz kuriem bumbu lūk šeit lido. Grafs jau lūk aizskrien jau uz otru pusi praktiski. Nu, Bramlets 3-punktnieks. Paspēja izmest, bet tik vien kā bomba palēkā pa groza stīpu. Un jau Barons atkal uzbrukumā. Jeffersons atdod Aleksandram. Cenam vēlreiz labu pozīciju mest pustālo. Viņš to arī dara. Un vēlreiz precīzi. Jau precīzi pustālajā Aleksanderam. Bramletam savukārt iepriekšējā uzbrukumā bija jāmet. Bija maz laika palicis. Protams, viņam ir vieglāk to izdarīt. Viņš ir garāks, bet viņa arī tik ļoti varbūt neuzman, jo viņš nav bīstams no tālienes. 2 sezonās ASK sastāvā nevienu 3-punktnieku nav iemets. No tagad Miličs. Brīvs 3-punktnieks un precīzi. ASK Rīga tur līdz 6-5. Un Giedrus Gusts apstājas. Aleksandrs ir galā vienījies pozīciju, bet Gusts izdzer viņu ārā. Nu vēlreiz Aleksandrs. Tagad bumbu dabūn. Nu, Bramlets aktīvi nospēlē. Nedaudz izsit pat bumbu, bet Aleksandrs met un vēlreiz precīzi. Bramlets daudz aktīvāk nospēlēja, mēģināja izsist un no tālākas distances bija jāmet no stūra un arī pēc tādas cīņas, bet Aleksandrs vienalga precīzi 3. reizi pēc kārtas. Miliča bumbu. Parāda ar Jakovičam, kur viņam jādodas. Jakovičs un Jeffersonam piezīme. Pirmā piezīme šai spēlē. Lūk, šeit aizčērsojot ceļu Jakovičam pēc bumbas. Jakovičs vēlreiz ar bumbu. Broils dabūn. Arī met pustālo. Nu, tas nebūtu tik veiksmīgs kā Aleksandram. Un Gusts ātri. Caur neizsprauc, atspēlē.
Aleksandrs vēlreiz. Un vēlreiz precīzi. Vēl fantastiski. 9 punkti, 3 minūtēs. 4 precīzi metieni pēc kārtas un jau 6 punktu pārsvars Baronam. Jā, un ievērosim, ka tie nebūtu nav tie brīvākie metieni. Viss ir ar sedzēju, turpat blakus. Vēlreiz iespēja Jakovičam zem groza, Jakovičs garām. Tādā Leopa metienu mēģināja iemest, neizdevās. Un Šķēli iet līdz galam. Apstājas, aizmet garām. Un tur kopējiem spēkiem ASK Rīga bumbu dabūna un Gusts pārkārt noteikums. Otrā komanda piezīme Baronam. Un spēlētāja maiņa. Raitis Grafs tiek nomainīts. Sanders nāk viņa vietā. Miliča bumbu. Lēni pāriet laukuma vidusdaļu. Bramlets veido aizsegu. Aizlabo bumbu. Broils. Miličs. Sanders brīvs pustālais. Nu, šoreiz nav tik veiksmīgs, kā tas bija iepriekšējās spēles pirmajās 2 ceturdaļās. Nu, Šķēli šeit, nu, arī neizdomāts vienot visu līdz galam. Bumba Bramlets pāriet pāri. Miličs. Pustālais brīvs un precīzi. Nu, Kartis Miličs 5 punkti no 7 komandas. Spēles sākums, jau teicu, diezgan daudz brāķi, arī dažas paviršības, bet Aleksandrs un Miličs pagaidām precīzi metienos. Barons turās mazliet priekšā, nostaigāts vēl viena kļūda. Nu, Aleksandrs bija labi viss izdomājis. Bērziņš nāca iekšā un šeit no mūsu pozīcijiem nevarēja redzēt, kas īsti patraucēja viņam arī šo bumbu iedot. Bet iespējams, ka aktīva arī ASK Rīgas spēlētāja darbība. Bet tikmēr ASK uzbrukumā un Miliča bumbu. Sanders. Broils nāk. Vēlreiz Sanders. Jo Jakovičs. Bramlets sāk ieņem pozīciju, bet Jakovičs izšķirās iet līdz galam. Atdurās pat Bērziņu vēlreiz. Un labi iespēja ātram uzbrukumam jau. Šeit ļoti Aleksandrs nostājās uzbrukumu. Un skaists ātrais uzbrukums pēc pārkārtas bumbas. Un tiešām pēdējās spēlēs šajā ziņā Barons ir bijis pārāks, vairāk pārkārtumu. Šoreiz gan pēc neveiksmīgi Jakovičs garām gājienu un spēles sākumā viņam šie caurgājumi nav izdevušies. Jau reizes 3, kas ir devis iespēju uzbrukt Baronam. Nu, Bērziņš labi ir nostavēlējis aizsardzībā. Nu, tagad Bramlets. Aleksandrs gatavs palīdzēt. Met pāri neprecīzi. Paspēja izmest bumbu. Un vēl vienas uzbrukuma laiks ASK Rīgai. Arī šeit redzam, kas īpaši nesanāk no groza apakšu. Broils met neveiksmīgi 3 punktnieki. Nu, šeit vēl cīņa. ASK Rīga dabū bumbu. Miličs šeit atrod Broilu un Broils 2 punkti. Viegli 2 punkti. 13-9. Miličs centās pakavēties gaisā, cik iespējams, un tiešām bija nosakt vispārie, bet nebija nosakt spēlētājs tieši zem groža. Aleksandrs labi iespēlēja Šķēlēm. Nu, tur liela burzma un Šķēlēm vēl viena kļūda. Miličs tiek garām. Un šeit, nu, lieliski nospēlē arī Jeffersons. Jā, lieliski Miličs piespēle un izdevās dabūt bumbu cauri, kur likās nebūs daudz iespēju. Bet pēc tam Jeffersons nobloķēja Sanders metienu un ASK uzbrukums ir apturēts. 6 minūtes nospēlēts ļoti ātri. 13-9 joprojām un Šķēli. 2 pārkāpumi tikai šeit ceturdaļā. Tie paši pagaidām Baronam. Vēlreiz Jakovičam izdodas pielikt roku. Aleksandrs arī grūtā situācijā piespēlēja Jeffersonam, ka jau bija pazaudējis arī līdzsvaru. Un pirmā spēlētāja maiņas Baronam. Adamaits un Batista nāk laukumā. Šķēli tiek nomainīts. Un arī Bērziņš tiek nomainīts. No ASK Rīgai tas īpaši dzīvi neatvieglo. Batista arī esam redzējuši ļoti labi ieņem pozīcijas gan pie pretiniekros. Un vēlreiz Aleksandra būs slam dunk. No Aleksandrs vienkārši lido šobrīd. Vienkārši. Jā, 6 precīzi metieni. No 13. 13 punkti, jā. Jā, 13 no 15, tā pareizāk. Nu, Broils nav. Sanders tur it kā mēģināja pacīnīties un Jeffersons jau dodas un sots uzbrukumā. Un paspēja izskatījās, ka Broils ieņem pozīciju. Noķēra Jeffersonu, 3. komanda piezīme Baronam. ASK Rīgai pagaidām 0. Aleksandrs acīmredzot ir nolēmis šodien beigt sēriju, jo mājās viņš jau gribēja jau aprīļa vidū braukt. Nu, tad toreiz Kārlis Mužņēns vēl pateicis tā, nu, nē, vēl būs tā kā jāpaspēlē. Tā nu gluži nebūs, ka aprīlī jau brauksim mājās. Nu, Jakovičs 3 punktnieks, precīzi. Un tepat bloks arī ASK Rīga, nekur tālu nav atpalikuši. Tikai 3 punkti priekšā Barons.
Jā, Aleksandrs nav arī pārāk piepūlējies. Viņš ir iemet 4 metienus pāri rokām, pāri sedzējiem, neapspēlējot. Un divās situācijās partneri labi palīdzēja, kas ļauj viņam ietriekt no augšu. Tagad Batīsts zem groza un precīzi. Batīsts nav ļoti precīzi. Parasti no tuvas distances šajā sērijā ir metis arī pustālos, ir metis sodus labi, faktiski bijis bīstams no visurienes. Sanders nevisai precīzi piespēle. Broils pret Jeffersonu. Mēģina tik garām, īsti netiek, apstājās. Pustālais un precīzi. Plus 3 joprojām Baronam. Mažutis. Redzēsim, vai būs tāds pats duels, kā kas te tik nenotiek. Šoreiz Mažutis izprovocēja Gustu, bet Gustis izprovocēja vēl labāk Mažuti. Pirmā komanda piezīmē ASK Rīgai, Mažutim pirmā. Jakovičs tiek nomainīts Miličs laukumā. Tā ka šobrīd tikai leģionāri laukumā ASK Rīgai. Gan Barons arī. Tikai Vaikuls šobrīd no vietējiem spēlētājiem ir laukumā sūtījuši Gusts. Un šeit Bramlis labi nospēlē aizsardzībā. Tīri izsit bumbu. Mažutis. Izšķirās par ātru 3 punktiem. Tas nebūs precīzs. Un Broils iesaistās cīņā, bet ne vairāk. Izsit bumbu. Bumba Adamaitim. Bramlis tiek nomainīts Grafs laukumā. Adamaitis adresē bumbu šobrīd Vaikulim. Vaikuls izspēles vadītāja postenī. Batista. Grafs viņu cieši sēdz. Un neprecīzi piespēle Gustam. Gustam pagaidām šī spēle nav pārāk veiksmīgi sākusies. Nu, redzēsim. Aleksandrs iemetis savus 13 punktus. Pārējie spēlētāji ir turējuši līdzi tikai nedaudz. Mažutis pret Gustu. Pēc aizseg. Tālāk Grafs. Pustālais arī nav precīzs. Un Gusts ātri pāriet pāri. Tātad izdaļai Batista. Grafs nedaudz atkāpies no viņa. Un šobrīd Batista veidoja aizseg. Un Adamaitis izmet. Nav precīzs. Vaikuls bumbu dabūn. Un nostaigā. Ne, 3 sekundes. 3 sekundes. Jā, Vaikuls pārspēja cīņā par atlikušo bumbu Adamaitu un Batistu, kas bija galvenie konkurenti. Pie pretinieku groza. Un kums tagad nomainīts. Armāns Šķēle atgriežas laukumā. Minūte 20 tikai paliek pirmajā ceturdaļā. Ātri tā būs aizvērtējis ar mazu skaitu pārkāpumu, ar diezgan tādiem maziem ātrumiem, vispēc pozicionālā spēlē. No ar metieniem bijis dažādi. Aleksandrs bija ļoti precīzs, citi kā nekurš. Sanders precīzs tagad, 17-16. No savas pozīcijas iemet. Un minimāls Barona pārsvars. Aleksandrs jau tur ļoti aktīvi grūstās ar Sanders. Šķēle iet garām. Un Miličs pārkāpa diezgan apzināti noteikums, jo Šķēle jau bija ticis garām. ASK Rīgai tika otrā piezīme komandu. Miličam pirmā. Jakovičs atgriežas laukumā, Broils nomainīts. Nu, daudz maiņu. Īsi it kā rotācija ir ASK Rīgai. Tikai praktiski 7 spēlētāji, bet toties diezgan aktīvi tiek arī mainīti. Adamaitis. Batista ieņem pozīciju, pret viņu viens pats Grafs. Neviens nav gatavs īsti palīdzēt. Batista to neizmanto. Grafs savāc bumbu. Un Miličs jau. 40 sekundes. Ceturdaļā Miličs. Līdz galam un precīzi. ASK atgūst labību. Uz brīdi jau likās, ka Barons atrausies tālāk. Pagaidām nē. Pirmā ceturdaļa būs beigusies ar visai līdzīgu rezultātu. Šajā pret Miliču pašlaik un tālāk Aleksandram. Sanders pret viņu aktīvs. Aleksandrs iet tuvāk, iespiež zem grozu. Un ir precīzi vēlēt. Un pret Sanders, jā, viņš izmanto savu fizisko pārākumu, kas bija iepriekšējā spēlē un salīdzinoši viegli tiek tuvāk grozam. Miličs. 7 sekundes. 6. Īsti nav kam. Grafs paspēja izmest, bet metiens nobloķēts. Un pirmā ceturdaļa noslēgusies. Barons vadībā 19-18. Latvijas basketbola līgas 2007.-2008. gada fināla, 5. fināla cīņas. Jā, tūlīt sāksies otrā ceturdaļa. 19-18 Barons LMT. Šobrīd mājnieki.
Pēc šīs sērijas arī spēlēm šobrīd mājinieku vadībā. Tikai 1 punktu. Vētrains sākums izdevās Baronam. Aleksandrs iemetis 15 punktus no Barona 19 punktiem. Daudz līdzvērtīgāk kā sadalījušies punkti ir šobrīd ASK Rīgai. Vienīgi Kertis Miličs ir 7 punktus gūs. Pārējie tā 4-3-2-2. Lūk tā. Aleksandrs trāpīja visus 7 savus metienus, tā skaitā 4 pusstāvos. Arī viens 3-punktu metiens bija to skaitā. Pēc tam iemet to tuvāks distances, bet katrā ziņā ir bijis izsvilkt precīzi līdz šim Dairis Bertāns laukumā. Pirmo reizi tagad sākot otro ceturdaļu, un viņa pirmais metiens nav precīzi. Ātri izmet brīvu pusstāvo. Kā jau redzējām, nebija precīzi. Un Klebovickis laukumā Baronam. Vaikuls. Šēla mēģina iespēt Adamaitim, izdodas. Brols aktīvs atz Adamaitu. Adamaitis palēnam tomēr zaudē bumbu. Un Mažuts tiek garām Vaikulim. Vaikuls drošības veids pārkāpt noteikums. Pirmā komanda piezīme Baronam. Jā. Reti, kad mēs esam redzējuši sevišķi fināla cīņās, kur vienā ceturdaļā neviena otra komanda nesasniedz piezīmu normu. Tā tas bija. Baronam bija 3, ASK Rīgai 2 piezīmes. Brauls nav precīzs. Bertāns dabūna bumbu. Bet Armāns Šķēli neuzbruk. Mažutis. Un Bertāns šoreiz gan no 3 punktiem vēlreiz neprecīzi. Grafs dabū bumbu. Tagad atspēlē. Šeit liela burzma, bet tomēr Grafs izprauc cauri un ASK Rīga atkal vadībā. Mažutis izdarīja piespēli. Vietas bija mazs. Grafs bija tuvu gola līnijai, bet viss beidzās komandai veiksmīgi. Šķējā tagad mēģina iespēlēt Batistam vēl vienu kļūdu. Broils tiek garām ar driblu. Arī līdz galam Adamaitim piezīme. Gross gan neskaitās. 2 punkti netiek skaitīti. Numur 10 Rainers Adamaitis pirmā piezīme. Spēlētāja maiņa Barons noteikumā sastāv 23. numuru laukumā. Vaikuls tiek nomainīts Gusts laukumā. Mažutis ar bumbu. Brauls un pakaļ Adamaitis. Brauls uz brītiņu bija brīvs, bet pavēl nedaudz Grafs iespēlē un vēlreiz Adamaitis pārkāpt noteikums. 3. komanda piezīme jau no Baronam un Adamaitim. Divas no 3 piezīmēm ir pēc kļūdām uzbrukumā. Atkāpjoties atpakaļ, kad ASK mēģina aiziet garām, aiziet ātrā uzbrukumā. Uz tā rēķina piezīmes, bet šoreiz Broils metīs sodmetienu. Šīs dienas lielākais veiksminieks Jeffersons, salīdzinoši ar Adamaitu, ir atpakaļ laukumā. Broils gan pirmo sodmetienu. 3 spēlēs pēc kārtas Broils ir iemetis 1 sodmetienu no 2. Pirmajā sērijas spēlē nemet vispār sodmetienu. Spēlē bumbu. Radziņš no sākuma gaidīja, ko Gusts parādīs kādu sadarbību, un tad tikai devās tālāk. Vēl vienu kļūdu. Šodien Baronam ļoti daudz kļūdu. Mažutis un 3 sekundes. Gross piezīme pret Mažuti. Gross neskaitās. Mažutis mēģināja iet garām, bet saprata, ka pret Batistu un Klebovicku viņam izredžu nav daudz. Un šeit Batistu viņa paraujies rokas. Un Sanders trieciens no augšas bija jau pēc tam. Pusotrā minūtē Barons ir nopelnījuši piezīmu normu. 4 komandu piezīmes jau. Arī šeit pēc kļūdas uzbrukumā bija skaitliskais pārsvars, ātrais uzbrukums ASK komandai, un tas arī radīja šo pārkāpumu. Grafs. Bertāns. Broils noskrien. Jeffersons papē līdzi. Mažutis nāk pēc bumbas. Vēlreiz Broils. Broils bumbu dabūna. Jeffersons aktīvi. Aizsaks. Un Grafs 3 punktnieks nebūs. Vēlreiz par īsu. Bet atkal. Šodien ASK Rīga ir uzdevuma augstumos cīņā par atliekušajām bumbām. Vetoties joprojām pagalam neveiksmīgi met no spēles. Šeit Sanders. Vēl viena izcīnīt bumbu. Arī šajā uzbrukumā 2 jau vairāk šķiet kā 5 bumbas ASK izcīnījuši no pretinieku groza. Un tas ir ļāvis gūt kāds punkts papildus. Gusts ļoti aktīvi Mažutis pret viņu. Klebovicks palīdz, Gusts iet cauri. Atdurās pret Sanders un Sanders bumbu savāc. Jau Mažutis ar bumbu. Gusts tur gribēja iesaistīties. Tas ir tāda neliela burziņa. Trietā. Vēlreiz ļoti daudz nospēlē. Grafs iet līdz galam un šoreiz precīzi. Neliels apjukums bija iestājies. Acīmredzot gaidīt tiesnešu svilpi. Mažutis tagad piegājis pie Arņa Ozola. Kaut ko saka. Bet minūtes pārbraukums jau Baronam.
Nu, 26-19. ASK Rīgai lielākais pārsvars. Redzēsim, Kārlim Mužniekam jāsapurina komandu. Lūk, ko nozīmē šī 5. spēle, kad liekas, ka tiešām jau viss tikpat kā izdarīts. Tomēr nē. Tomēr ir vēl jācīnās. Bija tāds pazīmes no Barona komandas puses, aktīvi sākti. Uzbrukumi bija tiešām enerģiski, bet arī daudz grāvi. Metis Milič piespēle pirmajā ceturdaļā. 62 punktus komandai šeit Jeffersons. Nobloķētais metiens. Un Aleksandrs piemānīja sedzējs. Rādīja, ka dos piespēle, beigās aizgāja līdz galam un ietriet no augšas. Nu, Aleksandrs atpakaļ laukumā. Joprojām viņi 15 punkti. ASK sākuši ar 8-0 izrāvienu otro ceturdaļu. 8 punkti pēc kārtšajās 2 minūtes 40. Nu, Barons nevēl pieprasīja minūtes pārtraukumu, izdara maiņas, lai kaut ko mainītu. Plus vēl Baronam atcerēsimies jau 4 komandu piezīmes, tā kā arī šeit. Zināt, priekšlikuma vēlreiz izdodas. Un Jakovičam brīvs ceļš līdz grozam. Un viņš vēl arī ar tāds vieglu slamdanku arī noslēdz šo uzbrukumu. Tāpat kā iepriekšējās spēlēs kļūdas ir tās, kas nosaka lielā mērā rezultātu. Un Barons šodien kļūdies ļoti daudz ir jau līdz šim. Līdz ar to ASK šobrīd iegūst pārsvaru. Nu, kā cīnās Sanders ar Aleksandru šobrīd? Un Flegovickis. 3 punkti. Un Mazutis iet līdz galam. Noteikuma pārkāpums pret viņu. Bomba neiekrīt grozā, un pēc tam Sanders tapina. Jau vairs neskaitās. Tas bija pielabotais metiens ar efektīvu triekšanu. Mažotim sodmetienu. Jā, Mažotim 2 sodmetienu. Mažotis turpina. Mēs sodmetienas, ko mēs esam redzējuši tajā sērijā nevienreiz vien. Otrais gan lido garām, šoreiz Aleksandrs vienīgais. Pirmā kļūda Mažotim fināla sērijas laikā līdz šim bija mets 10 no 10 līdz šī vakar spēlē, tagad iemet 1 no 2. Bet 7 punktu pārsvars joprojām ir ASK komandai. Domājam, ASK tik veidots, tas nebija precīzi. Jeffersons atspēlēja Batistam un šeit noteikuma pārkāpums. Iepriekš arī Jeffersons droši vien varēja mēģināt mest, kad bija izmainījis Brojuks. Ļoti labi iespēja, ka būtu vismaz piezīme. Nu, viņš devās tālāk un uzbrukums diezgan smagi veidojās, bet rezultāts vismaz daļai ir sasniegts. Brojuks teikt nav mainījis, Kertis Miličs atgriežas laukumā. Broilam 6 punkti, Miličam 7 punkti. No Batista iepriekšējā 4. sērijas spēlē 13 punkti, 10 atlikušās bombas. 2 rādītājos 10 un vairāk. Un arī viņam viens sodmetiens no 2 precīzi cīņa pa bumbu. To uzvar tomēr beigās Sanders un ASK komanda. Mažotis ātri pāriet, pāri laukums vidus daļu. Apstājas Grafs, izpraust cauri un 2 punkti. Jā, ļoti labi nospēlēja Grafs, saņemot bumbu, kā paņemot diezgan tālu no groza, bet uzreiz ar spēku gāja zem groza un gulb bumbas no groza apakaļ. Es pieļauju, ka pretinieki vienkārši domā, ka šādā brīdī mēs esam bieži vien redzējuši Raidis Grafs nevis iet groza virzienā, bet pamēģina ar atliecienu atpakaļ mest, un tāpēc arī šoreiz īsti neticēja, ka Raidis izies cauri šādu, ar vienu soli. Pāris reizes jau, tā nebija pirmā reize šovakar, ka viņš līdzīgā manierā iemet. Grafs nomainīts, Bramlets laukumā. Bramlets šobrīd iemets 2 punktus. Ļoti aktīvi šeit ASK Rīga apgrūtināja pirms ievadīšanas spēlē. Aleksandrs pie pašas laukuma vidusdaļas tikai saņēma bumbu. Un met 3 punktnieku. Šoreiz uz garām. Nu šķiet pirmā kļūda no spēles Aleksandram. 7 metienas pēc kārtas iemet spēles sākumā. Tagad Miličs ar bumbu. Sanders veido aizsēk, pustālais. Un precīzi. Nu, Miličs šodien ir elementāri. Šodien ir elementāri redzam.
šobrīd viņam ir viņa pustālie, viens arī 3-punktnieks brīdis precīzi. Un ir atskanējis vilka. 3 punktu un vēl piezīmes. Piezīme gan nebija metienā. Piezīme bija zem grozs, bet 3 punktu skaitās un bumba būs joprojām Baronam. Jo ASK nav piezīme norma. Tagad Armands Šķēle nāk laukumā. Mažotis nomainīts. Augusts. Bombas netik. Adamaitis. Batista. Pret Bramletu. Ļoti aktīva fiziska cīņa. Un šo cīņu uzvarā ASK. Un Aleksandrs paspēja pašaut roku. Tā būtu Royalam praktiski brīvs ceļš uz grozu. Neizdevās. Otrā ceturdaļa pusē. 5 minūtes jāspēlē. Jakovičs. Royals apturēts. Miličs. Uzstupa blakus. Bramlets aiziet prom. Arī Royals. Arī Šķēle ļoti aktīvi ar rokām arī strādā. Apgrūtina un izdodas. Aizspēlējās Royals. Un Armands Šķēle. Armands Šķēles pirmie 2 punkti šajā spēlē. Pats tik pie bumbas, pats arī noslēdz uzbrukumu. Tagad ASK Jakovičs. Vēlreiz mēģina iet cauri sots. Pēc tam Jakovičs uzdūrās Adamaitim, bet tas jau bija pēc noteikuma pārkāpuma. Un Gatim Jakovičam 2 sodu metieni. Šķēlem fiksēts noteikuma pārkāpums. Jakovičs jau stājies uz sodu metienu līnijas. 20 punktus. Sērijas 4. spēlē Jakovičs. Protams, komandai spēle neizdevās, tīpaši otrais puslaiks. Un Barons beigās uzvarēja pārliecinoši. Tagad sērijas 5. spēle. Vēl pirmais puslaiks. Starpība nav pārāk liela. Bija 10 punktu pārsvars ASK. Baronam bija 6 vai 8 punktu lielākais. Nu šobrīd ir 35-28 tablo. Šķēle. Nu, iespies nedaudz bija. Tad paspēja pārmest pāri. Iegrūtina zonā bombu. Gusts. Atdos Šķēlem. Adamaitis. Batista pustālais brīvs un precīzi. Nedaudz nevērīgi izskatījās Bramlets nospēlē. Batista tādu gluži atstāt brīvu nevar. Vēlreiz Kertis Miličs, šoreiz gan bumba izgriežas no groza un neizdevās Sandersam trāpīt arī atkārtot metienu. Nokrīt Jakovičs, bumba Baronam. Ātrus priekš, Jakovičs palīdz aiz muguras, var izmantot vienu spēlētāju pārsvaru, bet Batista neskāpēc nolaist bumbu zemē un pazaudē. Tiešām viņam vai nu izslīdē vai kas, bet viņš rīkojās diezgan neizprotam, manuprāt. Nu, skatāmies, kas tur īsti notika. Jā, izšļup bumbu, viņam trāpīja pa Sanders un tālāk jau bija jācīnās un bumbu zaudējums. Batista ļoti precīzi bijis no spēles. 4 no 6, 3 no 5, 5 no 6, 4 no 5. Tādu metienu precizitāti pa spēlēm. Un arī no sodlīnijas viņš ir bijis precīzi. Līdz ar to ļoti palīdzēs komandai. Vēl pēdējos mačos spēlē pa 27 minūtēm. Nu, gan vairāk atcerēsimies, ka vairākās epizodēs viņam labas šīs iespējas mest faktiski brīvus metienus sagādāja vai nu Šķēle vai Aleksandrs. Jā, protams. Uz tā rēķina, ka komandā viss faktiski piecinieks bieži vien ir bīstams uzbrukumā, tad jā, tas palīdz Batistam, protams, izcelties. Tikmēr Bramlets jau stājies uz soļmetienu līnijas. Batistam otrā piezīme. Bramlets pirmajā soļmetienā precīzi. Jā, joprojām kopš februāra vidus nevienā spēlē nav mazāk par pusi no sodiem iemets. Līdz ar to arī viņa vidēji rādītāji uzlabojušies. Nu, daudz virs 50% Bramlets nav ticis un arī šoreiz iemet vienu no 2. Jā, šobrīd statistiski vidējais rādītājs ir sasniegts. Un Šķēle vēlreiz tajā buržmā paliek no Aleksandrs. Bet Sanders nu teikt gatavs. Miličs pret Batistu. Bet Aleksandrs labi nospēlē asprātīgi māju kustību pār plecam, Sanders plecam. Viņš kaut gan Sanders neiekrīt, bet pēc tam izdevās bumbu dabūt cauri. No Miličs pārsteidz Batistu šeit. Paliek 9 sekundes Baronam. Un noteikam pārkāpums Sandersam. Nu, ieguvums tas ir Baronam šobrīd, ka pilns uzbrukuma laiks. ASK Rīgai tagad 3. komanda piezīme. Sandersam 2. piezīme. Pirmais no ASK Rīgas spēlētājiem, kam 2 piezīmes. Barons spēlētājiem ir 3. Barons spēlētāji ir ar 2 piezīmēm. Zonas aizsardzībā ASK komandai.
Aleksandrs ar bumbu, iespēl Batistam. Bumbu saņem, bet patāl no grozes, Bramlets. Vēlreiz izdodas. Un izlaid bumbu no rokām beigās. Tiešām daudz zaudēt bumbu. Šī var būt cīņā, bet arī beigās jau it kā Batista kontrolē bumbu un 2 kļūdas pēc kārtas. Nevar tagad Bērziņš nāks viņa vietā tūlīt. Jā, tā skatījās gan Klivovickis, gan Bērziņš skatījās jau kāju mužnieku virzienā. Pēc mirkļa pauzes mužnieks pagriezās un parādīgi jāiet Bērziņam. Nu, redzēsim. Bērziņš bija labs zem groza, zem saudu groza. Vairākās epizodēs apturēja Gati Jakoviču. Un tagad Sanders pret krietni garāko Bērziņu atspēlē Bramletam. Bramletam brīvs pustālais un tas iekrīt grozā. Bramletam 6 punkti, ne 5, es atvainojos. Un Miličs joprojām veiksmīgākais punktu guvējs ASK 9. Un savukārt Aleksandrs arī ar saviem 15 punktiem tālu atrāvies no visiem pārējiem Baronas spēlētājiem. Čēlem arī izšķild bumbu, bet noteikuma pārkāpums Bramlets. Bramlets neprotestē. 4. komanda piezīme tagad ASK Rīgā. 2 minūtes un 31 sekundi jāspēlē otrajā ceturtdaļā. ASK atkal gatavs sēt cilvēki iepriekšējā 4. spēlē vairāk sēt zonu, pirms tam tikai epizodiski. Bet tagad īsti brīdi pamēģināja. Bet šobrīd jau atkal individuāli Čēl pret Broils un sodmetienu. Un Armandam Čēlem 2 sodmetieni. Nu, redzēsim, kā Armandam klāsies ar sodmetieniem. Pēdējās spēlēs gan ir bijis labāk nekā... Fināla sērijā viņš iemet 11 no 17. Un atkal šis pats nedaudz, bet krietni par īsi. Čēl ir bijis rezultīvākais Barona spēlētājs. Tagad finālā un ar labu precizitāti izbrucis no spēles, bet soga ar abi garām. Cīņa zem groza, Jakovičs nosargā bumbu. Pakļūt Bērziņš, Miličs iet garām. Bērziņš jau piecēlies. Bumba paliek ASK 17 sekundes vēl uzbrukumā. Adamaits labi nospēlēja. Sēdīgi stāvēja. Miličs jau pašās, pat likās, ka vairāk tā kā taisās jau piespēldot, nevis groza virzienā. Bramlets ar bumbu, atdod Mažutim. Jakovičs ir grūti metiem iemet. Aleksandrs jau bija, faktiski nebija pacēlis rokas. Un Gusts savu netiek. Atspēlē Bērziņam. Bērziņš vēl Adamaitis pilnīgi brīvs trīspunktnieks. Nebūs. Un Bērziņš savāc bumbu. Un viņam Jakovičs izsit bumbu. Un šeit Čēlem. Brīnumainā kārtā viņš palika laukumā. Un 2 pārkārtas bumbas pēc kārtas. Tagad gan ātrais uzbrukums beigās Baronam. Skatāmies šeit vēlreiz. Viņš atstāja bumbu laukumā un pats bija ārpusē. Izkāpa un pēc tam iekāp atpakaļ. Tāds bumbas drīkst. Es zinu, ka ik pa brīdi viņam šādi strīdi notiek. Nu, Brauls dziļi zem groza. Bramlets pustālais brīvs nav. Un Aleksandrs pēc bumbas. Minūte 20 jāspēlē pirmajā puslaikā. Čēl ieskrējies, iet līdz galam un precīzi. 6 punkti Armandam Čēlem. Šeit ir ļoti vērtīgi tagad pašās beigās pēc atņemt bumbas un tagad, kas ļauj samazināt starpību pirms lielā pārtraukuma. Un nedos ASK tik lielu handikapu puslaika pārtraukumā. Mažutis arī vēlējās dasprātīgi nospēlēt. Un šeit Mažutim piezīme. Nu, Gusts lieliski nospēlēja šajā situācijā. Bramletam piezīme, jā. Nu, Mažutis palika aiz muguras un Gusts pa katru centās izmantot. Jā, nu redzējām, iestājās ceļā, izlika kāju Bramlets, lai aizšķētu to ceļu Gustam un par to arī sots. Bramletam 2 piezīmes. Nu, reiz ticis vaļā no sedzēja. Gusts negribēja atkal palaist Mažutis jau priekšā un gāja līdz galam un centās aiziet līdz grozam. Gandrīz izdevās. Gusts pirmajā sodmetienā precīzs. Kertis Miličs dodas jau pie Baronas groza. Čēl arī atkāpies. Abi sodmetieni precīzi. Mažutis ar bumbu. Sanders veidoja aizsargu. Nu tā diezgan parūpja aizsargu izveidoja. Un Raids Grāns precīzi 3 punktus.
Un Gusts vēlreiz lielā ātrumā, Mažuts šoreiz viņam priekšā. Izlēkts, jā, Mažuts, izsit bumbu. Nu, atkal abi divi. Jā. Starp viņiem šīs sērijas laikā jau ilgi briedi. Asum un ne pirmo reizi arī izlaugušies tādā redzamākā veidā varbūt. Redzēsim, kāds būs spriedums. Nu, Mažuts izprovocēja Gustu uz skatāmies šeit. Viss situācija it kā beigusies. Jā, Gusts noraidīs līdz spēles beigām. Un arī Mažuts šķiet. Jā, abiem noraidījums. Nu, nu zinu, kam tagad tas vairāk iegriezīs. Atcerēsimies, Giedrs Gusts bija pagājušās spēles varonis, kur viņa trīspunktnieku un ļoti veiksmīgā darbība tieši otrajā spēles pusē diezgan pārliecinoši nosvēra kausus par labu Baronam. Nu, šāds pavērsiens pirmoreiz vismaz šajā finālā. Protams, Baronam ir arī aizsargu pozīcijā spēlētāji vairāk. No otras puses skaidrs, ka Gusts tomēr ir Baronam varbūt svarīgāks spēlētājs nekā Mažuts ASK komandai. Nu, redzēsim. Spēles gaita parādīs, kas ir ieguvējis no šīs situācijas un kas ir zaudētājs. 35 sekundes paliek pirmajā puslaikā, 45-36. ASK šobrīd priekšā. Lūk, minūtes pārtraukums beidzies, 35 sekundes, ASK Rīgai bumba. Tagad pilnīgi oficiāli tiek apstiprināts, ka Gusts un Mažuts. Jākovičs ar bumbu. Brails aizturās nedaudz šķēle. Un šeit Mācībrāt 2 punkti ieskaitīt Raitim Grafam. Kaut gan izskatījās, ka arī bumba būtu iekritus arī tāpat iekšā. Broils. Lai vai kā, bet rezultīvs uzbrukums. Paliek 15 sekundes. Jeffersons, Bēziņš gatavs veidot aizsargu, aiziet prom, piespēles zem grozā Aitis, bet izšļūt bumbu 6 sekundes. Broils var iet līdz galam. Jeffersons tāk līdz Sanders, netrāk no augšas. Vēl 1 sekunde, bet bumba atstāja laukumu 0. Jā, faktiski laiks ir beidzies uz tablo vismaz. Bija 0,9, tagad ir pa 0. No, Eriks Sanders neizmantoja lieliski iespēju panākt lielāku pārsvaru. Pēc vēl vienas Barona komandas kļūdas. Pārtraukumā redzēsim, cik tieši ir bijis kļūdas skaits. Katrā ziņā tas ir bijis liels. Un tas lielā mērā ir noteicis rezultātu, kāds tas ir pat labi. Jo Barons iesāk labi, viņiem bija pārsvars. Aleksandrs iemet 7 metienus pēc kārtas 15 punktu pirmajā ceturtajā. Nu tāpat ir arī tagad 15. Jā, un atcerēsimies, Gusts tagad nav. Un Gusts tomēr tādās kritiskās mikros vienmēr ir nospēlējis diezgan stabili un ar mazu kļūdu skaitu. Nu lūk, labi, dodam vārdu Uģim Jokstam. Raits Grafs pēc pirmā puslaika man blakām. Nu, sākums nepadevās, kā gribējās, bet šobrīd rezultāts, nu jāsaka, priekš pirmā puslaika un priekš tādas fināla spēles vairāk nekā pārliecinoši. Nē, nu, uz šādu rezultātu nevar paļauties. Jau iepriekšējā spēlē mēs pēc pirmā puslaika bijām vadībā, pēc tam bija vienkārši mums apspēlēt. Tā kā jāsaņemās un jāturpina šā pats spēlēt. Spēka pietiks, atceroties iepriekšējo spēli? Es domāju, noteikti. Cepurnos. Paldies, Rait. Veiksmi otrajā puslaikā. Pēc brītiņa jau maz attālup un Jānis Blums man mūs blakām. Paskatīsimies uz notikumiem pirmajā puslaikā un ieskatīsimies mazliet arī nākotnē. Kā jau solīja Jānis Blums man blakām, nu redz kā.
Aleksandrs ieskrējās sākumā ne pa jokam, man liekas, viņš samet 14 vai 15 punktus. Barons ļoti pārliecinoši iesāku, un te nu pienāca otrā ceturdaļa. Sākums jau vien, ka 4 piezīmes jau pusotrā minūtē jau un kļūdas šobrīd. Jāni parāda, es nezinu, vai tā ir kļūda 17-2. Baronam 17-2. Manuprāt, bija sajūta, ka Barons ir mazliet, tā kā paļāvās uz Aleksandru un visu cauri. Mēs uz vienas kājas. Varbūt arī tā izskatījās, jo sākumā izskatījās pirms spēles, kad Barons ļoti nopietni iesildās, tur tāda enerģija. Spēle arī sāka ļoti labi, jo tādās izšķirīgās spēlēs ir ļoti svarīgi, kā līderis nospēlē. Un Aleksandrs uzņēmās to pirmajā ceturdaļā, to viņš labi parādīja. Un tad kaut kā otrā ceturdaļā viņa apstājās. Un, kā lai saka, es uzskatu, ka Mažuts tagad ir izdarījis savu darbu, ko no viņa prasa. Viņš izslēdz no spēles Gustu. Un šajā situācijā es domāju, ka ASK Rīga ļoti liels ieguvējs, jo Gusts ir pamats saspēles vadītājs, kas spēlē 35 minūtes, kur ir ļoti liels uzsvars komandai, kurš nes komandai punktus, piespēles, visu dara, agresīvs ir. Un tagad būs ļoti sarežģīti Baronam. Bet vai Milečs varēs nospēlēt visu atlikušās 20 minūtes? Milečs, es domāju, ka... Milečs, es domāju, ka varēs. Viņam tagad arī jābūt gudram tagad. Kā es saku, viņš komandas tagad balsts un jābūt gudram tagad ļoti. Un no treneru tagad viss būs atkarīgs, kā treneri izdomās taktiku kādu. Jo es pavēroju, ka Butauts aizsardzībā maina visu laiku aizsardzību no zonas uz cilvēku, un tas ļoti labi palīdz šodien viņiem, jo Barons ļoti neveiksmīgi uzbruk, viņiem 17 kļūdas, un tas ir ļoti labi, kad visu laiku maina aizsardzību un pretiniekam jauc galvu. Kļūdas Baronam 17, tas ir nenormāls cipars uz 2 fona, vai piespiedājis, kā viņas tā kļūdījās, vai Baroni vienkārši paši kļūdījās? Kas ir vairāk? Nezinu, ASK agresīvi spēlē, un tiesneši arī atļauj to agresīvo spēli. Un te ir rezultāts. Īstenībā es tā neesmu redzējis, ka vienai komandai pēc pirmā puslaika 17, otrai 2. Tas ir ļoti rets gadījums. Komandām piezīme nāsta, nevienu īpaši necepina virsū, tā ka vēl 20 minūtes varētu būt spraigas. Atceroties iepriekšējo spēli, līdzīga situācija, vismaz pēc punktiem. Varbūt tur piezīmes ASK bija vairāk pēc pirmās ceturtdaļas, bet beigās mēs zinām, ko tā spēle beidzās. Mēs varam vilkt kaut kāds paralēls? Varam vilkt paralēls, jo īstenībā katra spēle tas ASK ir vadībā pa kādiem 10 punktiem. Un tad kaut kā viņi salūst, kaut kā to spēli, ka viņi uzvarēja, tad viņi kaut kā saņēmās, bet tās 3 spēles, kuras zaudēja, tad viņiem kaut kas te 3. ceturtdaļā notiek tas klikšķis kaut kāds, kad tā komanda salūst vai nav tas līderis, kā es teicu, jo es uzskatu, ka Milečam vajadzētu uzņemties vairāk to līderu lomu, jo Sandrs Valters nav, un es uzskatu, ka viņš ir tas spēlētājs, kurš var to arī izdarīt. Spēlēt agresīvāk, iet cauri, izmest bumbu ārā, pats mest 3 punktnieks vairāk, mest pa grozu, nevis tur kaut ko izdomāt. Jā. Otrais puslaiks. Skat jau ASK Rīga jau trenējās, jau iznākuši no ģērbtiem. Tiesa gan ne visi no vadošā piecinieka, gan Gats Jakovičs un arī Dairis Bērtāns un arī Raidis Grafs. Visi gandrīz ir. Un tad laikam Butautam viss ir skaidrs, kas jādara. Es domāju, ka Butauts ir devis, noskaņojis kārtīgi, Mažuts uzvilk visu komandu, tā kā es domāju, ļoti interesanti gaidāms otrais puslaiks būs, te varētu būt pat asins. Kā tu domā, starp citu, Mažuts ar Gustu Kašķi meklēja jau, manuprāt, 3. vai pat šī jau ir 4. spēle. Viņi kā laika gala sāk viens otru grūstīt, apmainīties epitetiem. Tas bija apzināti tā darīts, ja vienkārši varbūt Leiš kaut ko nevar sadalīt. Par cik viņi tur spēlē viens pret otru? Cik es zinu, man ļoti daudz draugi Lietuvā. Tad arī viņi teica, ka viņiem jau tas kašķis ir kaut kad vēsturī jau agrāk. Tā kā es domāju, ka viņi to parāda diezgan nopietni. Skaidrs, tad uzskat, ka Mažuts šajā situācijā ir uzvarētājs. Noteikti es uzskatu. Baronam tagad būs jāpārdomā situācija. Kas tev Jeffersons, Kravčenko paliek? Lai gan jau arī. Lai gan arī Sirsniņš vēl ir. Domāju, ka var sakārtot komandas spēli un mierīgi ievadīt, paspēlēt tur uz Aleksandru Šķēlu. Es domāju, ka arī vajadzētu arī viņu vairāk izmantot. Izšķirošais būs 3. ceturtdaļa. Grūti pateikt. Domāju, ka jā. 3. ceturtdaļas vidus. 3. ceturtdaļas vidus. Jāni, tu zini, es šeit tad atveru rīt laikrakstus, vai arī noskatos, teiksim, panorāmu, un ko es ieraugu. Neapolē valda tas pats, kas mums tur Dolomīta ielas galā, Ketliņos. Tu tur gribētu griezties, piedod. Grūti. Ok, būtu tieši, vai Latvijas klubi tev ir piedāvājuši?
Nē, ir kaut kāds sarunas bijušas, bet, man vēl ir saistības ar Neapoles klubu, bet, tagad, arī, es domāju, ļoti daudz cilvēku arī zina, ka Neapolē ir tās atkrituma problēmas, un tur ir tā, kā ir dzīvot, ļoti grūti, un ir sevišķi ģimeni, ja tu esi tur, un tā kā, es šaubos, vai es palikšu nākamgad Neapolē. Bet, gribētu labāk Itāliju, nevis, teiksim, pakļauties Baronu vai Rīgas aicinājumam. Bija pašam it kā normāla sezona, un redzēs, ko kā aģentam ies ar komandas meklēšanu un kā, bet, kā es gribētu palikt vēl Itālijā, paspēlēt, jo man patīk, un es arī sapratu, ka es varu tur spēlēt, jo sākumā, kad es braucu, es šaubījos, kā būs, bet, izdevās pierādīt sev, un katrā ziņā nav viegli sākumā. Labi, jānovēl tev priecīgus Jāņus, Līgo svētkus, trenējies, un tad jūlijā jūs jau sanākat kopā arī uz izlases, un tad jau izlases beigsies, un tad redzēsim, kur tu esi, ja? Paldies tev. Tas bija Jānis Blums, bet mēs pievēršamies jau lēnām otrajam puslaikam. Šobrīd 4. fināla spēlē ASK Rīga ir vadībā. Ready for this? Puslaika pārtraukums turpinās un redzam vēlreiz statistiku ekrānos. Jā, protams, kļūda Ailīte šoreiz ir noteicošās 17 kļūdas pirmajā puslaikā. Baronam 2 ASK. Ja ceturdaļā ir vidēji 20 uzbrukumu, tad Barons ir 1 ceturdaļa spēlējis uzbrukumā un 3 ceturdaļas aizsardzībā. Pie šāda sadalījuma -11 ir tīri labs rezultāts. Jā, faktiski. Un atcerēsimies arī vēl tā kopējo sezonas statistiku. Ja kāda no šīm komandām, vai nu Barons vai ASK Rīga, paliek ar mazāk kā 10 kļūdām spēlē, tad abas šīs komandas ir uzvarējušas šo spēli. Tā kā ASK Rīgai šobrīd vismaz šajā rādītājā pēc statistikas, ja viņi izdosies turēt tāpat šādā, varbūt būs vairāk par 2 kļūdām noteikti, jā, bet zem 10 ir iespēja šodien uzvarēt. 47-36 joprojām viņiem par labu. Protams, ASK komandai to pašu kļūdu dēļ daudz vairāk metienu bija, 45 metienu puslaikā, tas ir ļoti daudz, precizitāti labāk Baronam, bet metienu attiecība arī tātad 45 metienu no spēles ASK un 24 Baronam uz pusi. Vienkārši neticami rādītāji, faktiski tomēr apmēram līdzīga līmeņa komanda spēlē. Jā, un atcerēsimies, ka diezgan daudz arī Baronam šī statistika ir vēl laba ar to, ka Aleksandra šīs paša sākuma tie praktiski visi precīzie metieni. Tas arī viņas tad ir pavilcis uz priekšu. Jā, Aleksandram 15 punkti, 5 atlikušās bumbas, iemet pirmos savus 7 metienus, tā skaitā 3 pustālos un vēl 3 punktnieki, pēc tam 3 no tuvākas distances arī no augšas, un tikai 1 otrajā ceturtajā aizmet garām. Un Armāns Šēle redzējām arī šajos tā saucamajos highlightos, jeb būtiskākajās atkārtojumos, jā, 6 punkti. Un atkal, tā, viens divpunktnieks, teiksim tā, ko viņš ir pats ar savu, tā kā mēs esam pieraduši ar caurgājienu iet cauri. 2 pārējie punkti atkal ir pēc
pēc epizodēm, kur ir atņemta bumba un tā tālāk. Tāds arī joprojām šis pats garbage boy, kā sauc Andru Biedriņu, jo viņš visus savus punktus parasti guva. Vismaz pagājušā sezonā pēc tam, kad ir dabūjis atlikušo bumbu, pēc tam attiecīgi arī ietriec vai bumbu grozā no augšas vai iemet vienkārši 2 punktus. Apmēram tā līdzīgi arī Armāns Šēls šodien nospēlējis. Redzēsim, kā viņam klāsies tagad. Tagad gan. Tomēr atkāpjas Armāns. Vaikuls un Bramletu. Atspēlēja Aleksandram 3 punktnieks. Tagad tas atkarīgs no Aleksandra. Aleksandrs šobrīd atkal ir gatavs uguņot. Vēl 3 punkti viņa kontā. 8 vercīs metieni no 9. Tā skaitā abi tālmetieni. Tas ir 2 no 3 tālmetieniem. Bramlets pret Bērziņu. Projām patāli no groza neiemet. Varbūt ātrais uzbrukums. Vaikuls un vēl 2 punkti. Ko darīs Ramons Butāls. Vienreiz šāda 3.4. sākums Baronam nes uzvaru. Tas nebija tik sen, 4 dienas atpakaļ iepriekšējā spēlē, kur Barons ļoti pārliecinoši uzvarēja 3.4. un panāca izšķirošo lūzumu. Varbūt vajag minūtes pārtraukumu tagad. Skatīsimies, kā riskēs nākamie uzbrukums sarežģīts, bet precīzs metiens Dwayne Broyles izpildījumā. Un Šēlam labi iespēja iet līdz galam. Izmet gan nepārāk veiksmīgi. Un Sanders bumbu nedabūna. Jā, Šķēls aprēķins varētu būt skaidrs, padarīt spēli ātru, tādiem punktiem bagātu, kas ļauj arī ātrāk atspēlēties. Neizdevās šoreiz iemest, bet bumba paliks komandai. Otrā ceturļā ASK bija ļoti rezultīvi. 29 punkti vienā ceturļā, tik daudz ASK nevienā no finālsērijas spēlēm vēl nebija iemetuši. Bērziņš ar bumbu. Šeit tā riskanti nospēlēja. Atturās pret Bramletu, atspēlēja atpakaļ Jeffersonam. Jeffersonam aizseks. Un Bramlets pārkāp noteikumus. Pārāk tuvu Bramlets nepagūva atkāpties un sots. Bramlets tiek arī nomainīts. Pirmais no spēlētājiem, kas ir saņēmis 3 piezīmes. Protams, neskaitīsim Mažuti un Gustu, kur ir jau pametuši šo spēli. Noraidošās piezīmes. Un Vaikuls česterās. Vaikulim 2 aizseg, izskrien cauri un bomba ASK Rīgai izkāp nedaudz ārā. 18. kļūda. 18. kļūda. Barons ir uzvarējis spēli ar 23 kļūdām. Tā kā viņi strauji tuvojās arī šim rādītājiem. Vairāk, kad ir bijušas kļūdas, tad faktiski Barons ir zaudējuši. Bet arī nav bijuši tādas daudz spēles, kur Barons ir kļūdījušies vairāk par 23 reizēm. Tā kā... Kur vēl vairāk, tas tiešām jau milzīgs skaits. Un Sanders vienreiz aizmet garām, tēreiz otrais ar savām garajām rokām dabūna bumbu un ir precīzs. 51-41. Aleksandra 3 punkti gandrīz ir šis satrājums likvidēts. Tagad Aleksandrs ļoti daudz kustību, izmet grūti metienu, Miličs bumbu savāc un atkal ir iespējas ātri uzbrukt. 3-2. Par daudz un neveiksmīgi šī piespēle. Jau 3-1. Barons ātrais uzbrukums. Grafs tomēr pieliek roku pārkāpumus, bet apturēja. Likās, ka būs apturējis tīri visā troksnī. Svilpu sākumā nevarēja dzirdēt. Skatāmies vēlreiz. Grafs uzlec. Jā, pret roku. Tātad par bumbu. Likās, ka no sākuma tad tiek bumba. Nocelt nē. Pret roku Raidis Grafs nospēlē un Grafam otrā piezīme. ASK Rīgas komandai otrā piezīme šeit ceturdaļā. Jā, par Baronu kļūdām runājot pret Ventspili. 27 kļūdas viņiem bija uzvarētajā spēlē Ventspilī, kad Baronam izdevās uzvarēt ar 10 punktu pārsvaru. Tas patiešām ir unikāli. Spēlē bez pagarinājuma, tik bieži zaudēt bumbu un tomēr uzvarēt. Tieši toreiz arī Barons met no spēles 62%, 3 punktnieks pat 71% un uz tā rēķina, teiksim, dzēs tās negatīvās sekas pēc tam daudzajām kļūdām. Pat īsti laukumā Baronam. Un šeit, tagad gan ASK Rīga sāk palēnām tuvoties kļūdas ziņā. Šim maģiskajam skaitlim 10, gribu atgādināt. Līdz ko ir vairāk par 10 kļūdām, tā vairs nevar tā teikt pilnīgi droši, ka tā komanda uzvarēs. ASK Rīgai jau šobrīd ir šeit ceturdaļā 2 kļūdas. Vismaz varbūt jau ir 3. Redzēsim, kā būs traktējis Galdiņš. Batista ilgi domāja par pustālo un tomēr iemet. Prātīgs lēmums, precīzs metiens arī šoreiz Batistam. Miličs
Grūta situācija, atspēlē atpakaļ Grafam. Grafam 3 punktnieks, nav precīzs, un Aleksandrs Bumbs savāc. Barons turpina pievilkt. Batista tur grūstās ar Grafu un vēl vienu kļūdu. Ātrais uzbrukums Sanders, un šoreiz precīzs. Netriecis pat vairāk bumbu grozā. Tā maigi ielika. Acīm redzot iepriekšējā pieredze. Otrā ceturtais beigās tomēr liek sev Protams, jā, meklē citus risinājumus ātrajā uzbrukumā, lai cik tas jocīgi neskanētu. Šajā nāk pēc bumbas dabūn. Aleksandrs laba pozīcija. Grafs nostāv pacietīgi. Jeffersonam 3 punktnieks brīvs. Nav. Batista savāc bumbu. Dziļi zem groza. Aiziet uz otru pusi. Un Grafam 3. piezīme. Nu, lūk, šobrīd ASK Rīgai problēmas ar garo galu. Bramlets nāks Grafa vietā. Bet Bramletam arī 3 piezīmes. Tā kā Vecagārtā arī mēs neesam redzējuši laukumā. It kā intensīvāk iesildījās nekā iepriekšējās spēles. Gribu atgādināt, tātad pie muguras sastais muskulis. Un Batista. Atkal turpina deldēt ASK Rīgas pārsvaru. Atkal metiem precīzi. Miliča bumbu. Šķirās par ārtu. 3 punktnieki un precīzi. Nu, vairāk precīzi metieni šodien izdevušies Miličam pēc aizsega. Ietais aizsega uzreiz lec augšā uz metienu un pie metiena tiek un arī iemet vairumā gadījumu. Miličs atgūs labākā punktu guvēja statusu ASK Rīgas komandā. Viņam 12 punkti. Raitim Grafam bija 11. Un šeit Aleksandram grūts metiens. Jā, Sanders otro reizi ļoti apgrūtina dzīvu Aleksandram. Aktīvs pat viņa aizsardzībā, arī sekmīgs. Miličs izprausās cauri, aiziet līdz galam un iemet starp 2 Baronu garajiem. Jā, arī Batista bija gatavs jau roku bloķēt Miliča metienu. Neizdevās. Un minūtes pārtraukums Barons komandai šobrīd. Jā, atkal ASK Rīga atguvās pēc pirmā Baronas trieciena, kad jau likās jau palēnām. Arī Aleksandra pirmais 3 punktnieks. Velkam klāt. Un atkal mēs esam tur, kur bijām. 4. sākumā. 11 punkti, jā. ASK Rīgai. Šeit Batista. Tas nevēlas pauzes, tomēr sapratu, ka kāpēc gan nemest vēlreiz brīvu pustālo. Atcerēsimies, ka pirmajā spēles pusē viņš šādi nebija jau iemet. Un Miličs, kuru vairāk mūsu arī basketbola eksperti, kas ir runājuši mūsu translācijās, ir teikuši, ka Miličs palicis sēnā šo sezonu. Šodien viņš ir uzdevuma augstumos. 14 punkti 14. numuram. Labākais punktu guvējs joprojām ir Aleksandrs, 20 punkti starp abām komandām. Miličam 14, un pēc tam Raisa Grafs un Batista ar 9 punktiem. Grafam 11 punkti. Ar aktīvu sekšanu ASK turpina, mēģina paturēt iniciatīvu. Visai veiksmīgi izspēle. Šeit mazliet aizķērās, bet šķēlēm samērā brīvs 3 punktnieks. Nav precīzi, cīņa zem groza, bumba paliks. Bumba tomēr ASK. Likās, ka paliek Baronam. Vajadzēja palikt Baronam. Uzsprieda pēc viss tiks mainīts lēmums. Jā, bumba paliek tātad Baronam. Bramlets pieskārās pēdējais, jā, un Aleksandrs neaizsniedzās. To mēs šeit vēlreiz varējām redzēt. Vēlreiz, zona nebūs. Vēl individuāls seks. ASK Rīgas spēlētāji, pirms tam bija zona. Batista pret Bramletu. Un pavērsmēs. Savu metienu iemet Batista. Bramlets bija ticis priekšā Batistam tagad skrienot pār laukumam, bet tā īsti piespēle saņemt nevarēja. Miličs arī šķiet neapsvēra šādu iespēju. Tagad Broils un Sanders tomēr aiziet prom, nenāk beidzot aizsek. Broils iet garām Jeffersonam, grūts metiens, ļoti grūts. Un var iet uz priekšu, Vaikuls ātrumā pret Miliču. Pagrieziens, atspēle un 2 punkti.
Armāns Šēle piepluso sev vēl 2 punktus, viņam pavisam 8. Un atkal pēc minūtes pārtraukuma atkal izdevies nedaudz pieraut Baronam. Miličs, Anders Aisaks ļoti ātri pagriežas, kaujas iekšā. Un Bramletam salīdzinoši 2 viegli punkti. Pēc Jakoviča piespēles. Brauls prasa mājiņu. Redzēt, ar fizisko varbūt nav tik veiksmi. Un šeit atkal Batista lieliski. Pirmajā puslaikā nebija tik precīzi 2 metieni, precīzi no 5 no spēles Batistam, bet tagad atkal ir gūs grozs un turpina gūt punktus. 13 punktu Batistam un 20 Aleksanderam. Barona garie spēlētāji abi šobrīd laukumā un daudz punktus gūs. Bramlets īsti netiek garām Batistam. Spiesas dot ārā. Vēl 8 sekundes. Jakovičs pret Šēli. Aiseks nāk brīd ap virsū. Sanders nav kur likt bumbu. Un tomēr paspēja izmest pēdējā sekundē, uzbrukuma sekundē. Metiens nebija precīzs un Baronam uzbrukums. Barons veiksmīgi nospēlē aizsardzībā šeit īsti nedeva iespējas uzbrukt nevienam, ne otram, ne arī trešajam, kas mēģināja. Šēle bumbu. Un būs tikai vienkārši pārkāpums, nesportiski piezīme nav. Un Hlebovickis nomainīs Aleksanderu. Dairis Bertāns nāks laukumā. Brauls tiek nomainīts, kurš prasīja labu brīdi iepriekš. Nu jā, no šīs pozīcijas vairs neizskatās tik briesmīgi, kā tas likās sākumā. Ieķerās bumbā Jakovičs, jā, tā kā te nebija nekāda iemesla lemt savādāk. Un Armāns Šēle, turpina iesākt to. Ļoti precīzi, var trāpīt priekšējo stīpu. Jā. Dažās situācijās tas, protams, noderētu, teiksim, ja jācīnās, pēc tam ir situācijā, kad otru jāmet garām, jā. Otrs ir precīzs. Šķēle iemets 1 no 4 no soda līnijas. Grafs maina Sanders ar 3 gariem spēlētājiem. ASK komanda joprojām spēlē. Vecvagars nav nācis laukumā. Un pagaidām viņa vadībā 60-54, bet vēl daudz laika. 3 minūtes 30 šajā ceturdaļā un viss 4. Bertāns izskrien cauri, bet tālu. Un kļūda. Nē, kļūda neseko. Šķēle izsit bumbu Jakovičam galiemetiens. Paliek 14 sekundes ASK komandai. Miliča bumbu. Izdosies iespēlēt. Tālu Bramlets laukumā. Dairis Bertāns ar bumbu. No Daira veiksmēm un noteikuma pārkāpums, jā. Esam redzējuši, ka pret Dairu Bertānu ik pa brīdim šādas sodas nesvilp. Jā, liela atvēziena Šķēle mēģināja izsist, un viņš ir efektīvs šajās darbībās. Šoreiz gan redzējām īsti netrāpīja. Un nopelnīja piezīmi. Baronam pirmā piezīme šeit ceturdaļā. Un Miličs ar nelielu Vaikuļu palīdzību gandrīz izlido ārā ar visu bumbu no laukuma, paspēja piespēlēt. Miličam Aisaks paliek pret Batistu pret 2 spēlētājiem. Batista zaudē bumbu īsti. Nepiespēlēja uzreiz, arī apstājās, paņēma bumbu rokās, kas apgrūtina situāciju. Dažkārt šeit izsit bumbu Šķēlem un ASK uz priekšu. Miličs un Bertāns pret Vaikuļu 2 pret 1. Miličs līdz galam un aizmet garām bumbu Jeffersonam. Jakovičs arī aizmet garām un kas pārkāp noteikums Bertāns spriežot pēc visu. Miličam neiet ar tiem caurgājieniem, jo kuro reizi arī šādā situācijā. Lēmums bija pareizs. Vaikuls vairāk vaktēja iespēju pārtvert un Bertānu. Bet tomēr esot pusmetri no groza, ļoti derētu trāpīt. Miličs tiek nomainīts. Brauls atgriež laukumā, Hlebovickis Baronam. Arī laukumā. Jeffersons. Pirmais precīzs. Turpat blakus Barons vislāk. Turpat blakus. Neizdodas šobrīd ASK Rīgai atrauties. Drīzāk otrādi. Palēnam. Atkal izdodas deldēt šo rezultātu starpību. Vairs tikai 5, bija arī 11. Un Broils. Jeffersons aktīvi pret Jakoviču. Barons var atļauties spēlēt aktīvi. Noteikumi pārkāpt. Un vēlreiz. Un pazaudē bumbu Jakovičs, Šķēle ar bumbu. 2 ar Vaikuļu pret Bertānu un 2 punktu ātrā uzbrukumā. Minūtes pārtraukums ASK komandai. Vairāk kļūdu zaudēt bumbu. Barons ir aktīvi pēc aizsargiem, nāk virsū spēlētājiem ar bumbu. Šoreiz Jakovičs driblā pazaudēja faktiski uz līdzenas vietas. Un
Tiklīdz ir kļūda tas pats, kas bija Baronam pirmajā puslaikā. Ātri uzbrukumi pretī un rezultāts uzreiz mainās pretējā virzienā. Jā, nedaudz pārsteigts par to, ka Gatam Jakovičam divas šādas kļūdas, jau faktiski bijuši vienreiz ar Armānu Šēlu lielu aktīvu piedalīšanos, bet tomēr nedaudz tas pārsteidz. Jeffersons šeit pielika roku. Jakovičs paklūps, Šēls savāc bumbu un noslēdz ātru uzbrukumu. Armānam Šēlē 11 punkti. Nu, Batīsti viņam priekšā 13 punktu, Brons Aleksandrs ar 20 punktiem. Bet Aleksandru mēs joprojām neredzam laukumā. Turpina tas pats piesniegs Baronam. Un savukārt nedaudz savādāk tagad ASK Rīga spēlēs Grafs, Bramlets, Jakovičs, Miličs un Broils. Tad piecinieks ASK komandai laukumā. Miličs pēc īsa atpūtas un minūtes pārtraukuma ir atkal laukumā. Broils. Nu, pagrūts trīspunktnieks. Un Broils bumbu atdabūn. Iet līdz galam, nav precīzi. Un sākās ASK Rīgas liga ar neiemestiem no groza apakšas. Nu, šis bija pagrūts pēc izcīnītas bumbas, pēc garām gājienu, kur ir daudz fiziskas cīņas. Nu, šeit Vaikuls nobloķē viņa metienu Bramlets. Un bumba paliks Baronam. 13 sekundes uzbrukumā. Pastāvēja Vaikulim iespēja mēģināt iespēlēt Batistam. Neizdevās. Nu, tagad Barons uzbrukumā, bet ASK komandai būs svarīgi, vai viņi trāpīs metienus no tālienes. Trīspunktnieks mums ļauj atraukties, jo pēc caurgājieniem tomēr visu laiku tikai caurgājienu. Tas iepriekšējās spēlēs nav devis tā stabila rezultātu, jo no garajiem ir maz pienesums spēles beigās un ja nevar iemest no ārpuses, tad parasti pietrūk šo punktu. Tomēr Šķēlēm grūts metiens, bumba paliek ASK tomēr. Nu, nonāk pie ASK precīzāk. Miličs sāc spēlēt lēni. Bramlets tālu, Batista arī turpat blakus Bramletam. Ramon būtu tāds vilpiens. Un Grafam brīvs trīspunktnieks. Tas nav precīzs. Nedaudz likās par īsu. Jā, nu divi izspēlēti uzbrukumi, kur varēja iemest no tālienes, nav bijuši precīzi. Un Baronam iespēja vēl vairāk samazināt starpību, varbūt pat izlīdzināt. Atcerēsimies, ko Jānis Bloms teica. 3. ceturtdaļas otru pusi. Jeffersons, brīvs trīspunktnieks. O, netrāp vienīgi pa Klebovicku, bet sots Grafam šķiet. Jā, tā arī bija. Iegrūda mugurā. 4. piezīme. Nu ko? Redzēsim, kas vai būs kādas atpakaļ Sanders nāk laukumā. Grafs tiek nomainīts. Mihails Klebovicks uz sodmetienu līnijas. Pirmais sodmetiens gan līdz to garām. Otrais precīzs. Un vairs tikai 2 punktu pārsvars. Matiņš Kravčenko nāk laukumā. Pavisam simboliski spēlējis pēdējās 2 spēlēs. Nu, tagad arī būs simboliski līdz ceturtdaļas beigām visdrīzākais. Palikusi tieši akurāt minūte. Jakovičs, nu Šēls šodien labi ir spēlējis aizsardzībā. Nu, Barons 3. ceturtdaļā ir krietni pielikuši aktivitāti aizsardzībā, sēdz tālu no grozas. ASK nevar īsti uzņemt ātrumu, spēli palēni un grūti nāk metieni. Jakovičs netrāp, 3 pēdējie tālmetieni nav bijuši precīzi un tas dod atkal iespēju Baronam atspēlēties. Šēl jau ar bumbu. Un diezgan vērtājums šobrīd atbalsts Baronam. Bet izveido aizsargu Šēlēm. Samainīties īsti neizdodas un noteikuma pārkāpums Sandersam. Sandersam 3. Un Klebovicks vēlreiz varēs stāties uz sodmetienu līnijas. Izlīdzināt rezultātu. Nu, ASK paliek pilns uzbrukuma laiks. Un vēl nedaudz sekundi, tā kā visdrīzākais un joprojām Klebovicks pirmo sodmetienu met garām.
Arī otrs lido pārliecinoši garām, bet... Un Jeffersonam. Un Jeffersons uzlīdzina rezultātu. Jā, rezultāts neizšķirs, 60-60. Nogulēja atlēgušo bumbu šobrīd. ASK reti šīs bumbu. Vēlreiz zaudēt bumbu, vēl viens ātrais uzbrukums. Kravčenko, 5 sekundes, piespēl Batistam no augšas. Nu, iespējams, ka šis ir izšķirošs uzvarāmies. Lai gan starpība ir minimāli, bet ceturdaļas beigas Barons aizved labāk, pabeidz ceturdaļas, esot jau vadībā. Un ar 13 punktu starpību ir uzvarējis šo spēles posmu. Pamazām tie spēles kausi ir nosvērušies atkal otrā virzienā. Jā, ASK Rīga turpina kāpt uz saviem grābekļiem. Tūlīt iespējams sāksies Latvijas basketbola līgas šīs sezonas pēdējā ceturdaļa. Redzam, trešo ceturdaļu pārliecinoši uzvarējis Barons 26-13 šās rezultāts un arī atgūt vadību 62-60. Jā, JP Batista gūta 10 punktu šajā ceturdaļā. Arī šeit bija sekmīgs vairākās svarīgās epizodēs. Veiksmīgi ātrie uzbrukumi sevišķi beigās un atkārtojas tā aina, kas ir bijusi jau iepriekšējos mačos. Un Butauts arī tagad aicināja komandu spēlēt ātrāk uzbrukumā, jo ASK spēlē palēni. Ja Barons sedz cieši, tad īsti neatrodas varianti, jo drostūmā, kas apspēlē nav. No tālienes tās iespējas, kas rodās komanda realizēt diezgan vāja procents, atliek caurgājienu. Un caurgājienos pēc cīņas ir diezgan daudz kļūdu, zaudēt bumbu, neiemest metienu. Nu, uz tā rēķina arī pavērsiens spēlē, kas ir bijis iepriekšējos mačos un arī šodien atkal. Ar vienmēr sakot, pilna buķeta. Pilna buķeta ASK Rīgai. Labi, skatāmies pēdējā ceturdaļa. Un arī kļūdu skaits. Trešajā ceturdaļā jau ASK bija vairāk zaudēt bumbu. Pašlaik spēles pavērsiens atkal ir par labu Baronam. Tāds emocionālais pārsvars ir viņiem šobrīd, neapšaubām. Tā kā skatīsimies, kā ASK izturēs šo faktiski krīzes brīdi. Broils arī šoreiz aktīvi nospēlēja visu Barons komandu. Nu, Jakovičs izpraust cauri un 2 punktu atgūt. Nu, neizšķirt 62-62. Nu, ļoti veiksmīgi nospēlēja Jakovičs. 11 punktus gūs šodien, tagad tāds ar spēku gāja uz grozu pēc visimītas bumbas. Jā, izlīdzinājies punktu ziņā ar Raitu Grapu. Jeffersons uzsots Jakovičam īsti netik līdzi. Otrā piezīme Jakovičam, pirmā ASK Rīgai šeit ceturdaļā. Numur 9 Gatis Jakovičs otrā piezīme. Tad neliela pauzīte iestājusies, neliela bumba tiek atdot Arnoldam Šēlēm. Un šeit Jeffersons, Leduiskis, bumba. Aktīvi arī Broils spēlē pret Šēli, Šēli iet cauri. Atmet Jeffersonam, Jeffersonam drīz 3 punktu deks. Garām. Un tur cīņa pa bumbu. Un to uzvar Batista. Klobovickis iesāk šo cīņu, Batista arī divreiz pasit bumbu gaisā, pēc tam izsit ārā savējiem. Pirmajā puslaikā ASK izcīnīja 9 bumbas, uzbrukuma Barons tikai 2, tagad jau ir otrajā puslaikā ir savādāk, ir līdzsvars šai ziņā. Klobovickis. Iespējams ļoti būtisks uzbrukums šis bija. Un, manuprāt, pavērsiens notika iepriekšējā ceturdaļas beigās, bet vai ASK izdosies atlikušajā laikā atkal izlīdzināt un panākt iniciatīvu savās rokās, to redzēsim tuvākajā laikā. Neličs vēlreiz paliek pat Batista. Bet nesās situācija, tas pats pārsteidzošākais, nu tad ej cauri. Un šeit aizķirās, bet Bramlets tomēr met garām. Un atkal labs iespējas ātriem uzbrukumiem. 3 Barons spēlētāji pret grozu un Armanam Šēlēm vēl 2 punktu. Nu, faktiski šajā brīdī gribējās teikt, ka fināls ir beidzies, jo atkārtojas tā aina, kas ir bijusi visu laiku. Arī šeit caurgājiens ir grūti iziet cauri šeit spēles beigās. Ir pietiekami daudz saskars un ir grūti pabeigt šos metienus. Un ASK tā ir vienīgā uzbrukuma iespēja. Nu, ja iemetīs 3 punktinieku, būs savādāk. Jakovičs met garām, pēdējie 4 tālmetieni ASK ir bijusi garām, bumbi Baronam un viss turpin iet turpat, kur gājis jau pēdējo nedēļu. Nu, ko, tagad Barons atgūs ir spēles Gaiarš. Un jau var mierīgi kontrolēt situāciju laukumā. Plus 5. Faktiski ļoti komfortabli. Var justies. Nu, jāmet iekšā būs, protams, tā nevar. Pie 67 punktiem, protams, un vēlreiz Sanders pārkāp noteikums. Sandersam 4. piezīme. Palēnām. Arī visgarais gals būs sapelnījuši daudz piezīmes. Grafam 4, Sandersam 4.
Bramletam arī nekur tālu 3, tā kā īsti mainīt, kā redzam, arī ASK Rīgai nav. Paliek viens Freimans, Vecvagars arī, tā kā tomēr laikam tas bija tikai tāda mānīšana, vairāk vai mazāk šīs staipīšanās un noslēgā Klebovickis, bet radikāla situācija tas, protams, neuzlabo ASK Rīgai. ASK zonas aizsardzība bija tagad, un šoreiz izdevās apturēt pretinieku uzbrukumu. Miliča bumbu, Kravčenko ir palicis laukumā. Tā pietiekam aktīvi Zenā Milič, Broils, Jakovičs, Jeffersons. Jakovičs arī jau uzreiz gaida tam piespēlēt. Spēlē 1-1. Nu, Broils brauc cauri. Kravčenko piezīme. Pirmā Baronam. ASK Rīgai 2. Atļem arī pirmā. Ja Barons komanda nezaudē bumbu, nekļūdās un spēlē aizsardzībā tik aktīvi, kā to dara tagad otrajā puslaikā, tad faktiski viņi piespiež ASK spēlēt pozicionāli, spēlēt samērā lēni un arī neefektīvi. Tas ASK īsti neizdodās šāds uzbrukums sevišķi, ka nav tik daudz snaiperu tagad sastāvā. Šeit arī visu laiku paspēja līdz. Nu, Broils pieņem diezgan nepareizu lēmumu. Sanders turpat apakšā bija. Varēja viņam arī mēģināt iespēlēt. Miličs pārkāpt noteikumus. Miličam otrā piezīme, ASK Rīgai 3. Spēlētāja maiņa. Jakovičs tiek nomainīts. Dairis Bertāns laukumā. Baronam bumba. Labais Pēters Miličs otrā piezīme. Viņš Kravčenko nāk. Apstājas. Zonas aizsardzība atkal ASK Rīgai. Un šeit kļūda. 2-1. Miličs un Bertāns. Miličs iet līdz galam. 2 punkti ar sodu. Nu, šoreiz iemet Jeffersons tieši rokās bumbu. Miličam nebija pat jāpiepūlās. Vienkārši jānoķer bumbu, kas lidoja tieši viņam virsū. Nu, Kravčenko sods. No ASK tagad ir iespēja kā aizķerties. 2 punkti ir iemesti. Nu, Kravčenko darīja visu, ko iespējams, lai izvairītos. Bēgt viņš vairs nepaspēja no tās vietas. Aleksandrs atgriezīsies laukumā. Miličs nedaudz nenovērtēja situāciju. Bramlets bija pie pretinieku groza. Savā pusē stāvēja viens pats, jo Batista bija aizgājis jau mainīties. Protams, viņš vēl nedrīkstēja mainīties. Aleksandrs bija. Varēja mēģināt mest garām. Un ļoti iespējams, ka iekrist tomēr. Un šeit. Broils nobloķē un neiekrīt metiens pēc tam. Un Aleksandrs. Bumba ir ASK tomēr. Tāda amizanta situācija, bet bloķēts metiens bija visam pamatā šeit Klebovickis un Broils no aizmugurs. Nobloķē, pēc tam mēģināja vēl ar apkārtot metienu iebakstīt un bumbu atstāja no Aleksandra laukumu. Tā kā 6 minūtes 15 vēl jāspēlē. Vai tik laiki palicis līdz sērijas un sezonas beigām, to pavisam drīz zināsim. Miličs aizies stūrī, nu grūts metiens, bet precīzi. Miličs atdzīvojies pēc vairākām, manā skatījumā, nevajadzīgām kļūdām un nedaudz arī pie pasivitātes, kas viņam bija. Arī 3. ceturdaļā tagad atkal atdzīvojies. Uzņēmies iniciatīvu, rezultāts neizšķirts. Pēdējie 5 punkti Miličam, bet uzbruk Barons, Klebovickis. Redz zonas aizsardzību. 4 Barona spēlētāji ārā. Tas ļauj tā kā pavilkt ārā. Iespēlē ārā. 3 sekundes Klebovickim jāmet. No, atļauj Klebovickim aiziet. Un Klebovickim sots. Nē, Bramletam sots. Bramletam 4. piezīme. Nu, nevajadzīgi pārkāpt noteikums, jo Klebovickis jau bija zaudējis. To noteikti redzēsim arī atkārtojumā. Bija zaudējis līdzsvaru. Skatāmies. Šeit grūti metienu būtu izmetis šā vai tā. Jā, šoreiz varbūt varēja riskēt Bramlets un cerēt, ka Klebovickis netrāpīs ātrā gājienā uz grozu un savāk bumbu. Tagad ir piezīme gan visiem garajiem ir 4 soda ASK komandā, gan jāmet sodmetienu, tā kā iespējams būs punkti Baronam šā vai tā. Klebovickam ar pirmajiem sodmetieniem klājās pagrūt katrā sērijā. Un joprojām. Nē, šoreiz iekrīt. Atlets pret stīku, ļoti augsts atlets, bet tā ļoti smuka arī iekrīt pēc tam.
Redzēsim ar otro sodu metienu vienmēr viss bija kārtībā. Nu, šoreiz otrais sodu metiens garām. Minimāls Barona pārsvars. 68-67. Bertāns rāda sadarbību. Pats aizies stūrī, aizvelk līdzi Armands Šķēle, tagad nāk ārā, bet šeit gan Brols, gan Bertāns gāja tajā pašā pozīciju. Un šorīt Sanders atspēlē Bertānam. Bertāns iet cauri, atspēlē Grafam. Grafs neveikli noķer bumbu, bet beigās tomēr met pustālo un precīzi. ASK vadībā. Jā, vadības maiņa, gods un slava ASK komanda tomēr pēdējās minūtēs ir atgūsies, ir izdevies pārtvērt bumbu, ātrais uzbrukums radīt tādu nelielu pavērsienu, pāris reizes izdevās noturēt aizsardzību. No 5 minūtes līdz beigām, līdz pamatlaika beigām joprojām nav zināms, kurš uzvarēs šovakar. Kleboviskis met ļoti pagalam neveiksmīgi metienu, un tur Sanders uzdevuma augstumos iedod Jakovičam. Un Jakovičs jau pāri laukumam. Viņam aizseks. Paliek par Kleboviskis apstājas. Un meklē Grafu, kur saka Jeffersons, Sanders met pustālo. Netrāp, cīņa zem groza. Grafs izcīna bumbu. Un iemet. Tā Kortis Miličs un Reids Grafs pēdējos uzbrukumos abi arī rezultīvākie. Miličam 19, Grafam 15 un ASK ir atguvuši vadību. Un Baronam jāuzspēlē šobrīd ir uz Klebovicki. Lai Grafs nopelna piezīmes. Un tagad uz grīdas ir Jakovičs. Viņam piezīme. Trešā piezīme viņam. ASK Rīgai piezīme norma jau ir izpildīta, tā kā Aleksandrs varēs stāties uz sodmetienu līnijas. Baronam minūtes pārtraukums. Jā, līdz sodmetieniem Aleksandram būs jāpagaida. Šeit veiksmīgās epizodes. Pārliecinoši ātrais uzbrukums Baronam. Un Kortis Miličs. Jā, ļoti iespējams. Izdevās atkal pagriezt tieši pēc šiem 2 punktiem un arī sodmetienu pagriezt atkal ASK Rīgai nedaudz par labu. Nu, bet redzēsim, nekur tālu ASK Rīga nav tikuši. 71-68. Aleksandrs ir gatavs piepulcēt saviem 20 punktiem tagad ar sodmetienu palīdzību. Vismaz vienu jau ir piepulcinājis, tā kā 21 punkts. Armands Šķēle otrais labākais punktu guvējs Baronam, 13 punkti. Un Aleksandram vēl 2 punkti, tātad 22 punktu visam. Pat īsti ir otrais labākais punktu guvējs Baronam, 15. Bertāns, Jakovičs. Aizmanto aizsegu, iet cauri, Adamaitis, kurš nāca laukumā, pārkāp noteikums. Trešā komanda piezīme Baronam, tā kā... Jā, nu Jakovičs ir ātrāks un visu sērijas gaitā ir mēģinājis izmantot šo iespēju, kad spēlē Adamaitis. Es domāju, nevēlt arī Jeffersons nāk start pieciniekā tagad. Jakovičs uzlabo Barona komandas iespējas, jā. Viņš ir ātrāks, neapšaubām. Bet ASK vēl viens uzbrukums. Bertāns un tagad Miličs. Miličs tālu. Diriģē satiksmi. Grafs nāk. Tā kā aizsaks, bet tomēr ieraujas iekšā. Un noteikuma pārkāpums Šķēlēm. Šķēlēm trešā piezīme, Baronam ceturtā. Nu, beigas būs šūpolēs, spriežot pēc visi. 3:57 vēl jāspēlē 4. ceturdaļā.
Acīm redzot, nesaprašanās, no kuras vietas bumba tiks. No gala iemetiena, jo Miličs ar driblu gāja, bija sots, tā kā sodmetiens nebūtu iemesls šeit izpildīt. Lai gan parādīja 2 sodmetienas vienā brīdī, bet es domāju, ka kārtība ir nodibināta laukumā. No, izdodas. Bertāns tālu laukumā, sagaida Butauts Silpienu. Paliek pret Aleksanderu, dod Miličam bumbu. Neliela nedrošība ir šobrīd vērojama ASK Rīgai. Liela atbildība. Miličs pēdējā brīdī iemet bumbu rokā Džefersonam. Neizšķīries no metiena. Džefersons iet uz priekšu. Jakovičs nebloķē viņu metienu ar lielu tādu pārliecību, jo tiešām nebija augsts izlaists. Džefersons nebija grūti nobloķēt šo metienu. Broils nāks atpakaļ. Bet Miličs palīdz pret Adomaitu. Izlaic uz metienu. Beigās tomēr nospried nemetīs pārāk tuvu Adomaišu roku. Adomaitis bija ļoti labi ieņēmis pozīciju. Iemet bumbu rokās pretiniekam, bet nemetot uz grozu, redzējām, kas no tā iznāca. Labi, ka Jakovičs izglāba, bet citādi būtu 2 punktu zaudēt. Zaudēt ir tā vai tā. Neiemest 2 punktu kā minimums, plus vēl Baronam uzbrukums. Labi, neiegūt punktu, bet zaudēt varēja būt pavisam tieši. Šķēle zem grozes. Labi izspēlē Batistam. Un Batista neiemet, bet skaitās. Bet no Stīps, manuprāt, noripināja. Nē, izskatījās, ka tomēr bumba laidās jau atpakaļ lejā grozā. Skatīsimies vēlreiz. Jakovičs izvairās no soda. Vai saprot tagad? Bumba atlikusi no Stīps, jā, viņi būtu iekritusi, ja neviens nepieskartos. Viņi būtu iekritusi, bet no Stīps atlikusi bumba. Un vēl viena kļūda ASK. Bumba tomēr paliek ASK Rīgai šobrīd no Šķēles sastāja bumba laukumu, jā. Tā kā ļoti nervozs pēdējās minūtes. Daudz kļūdu. Protams, šīs spēles iznākums arī, lai arī tas, vienā gadījumā tas izšķir sērijas iznākumu, otrā gadījumā vēl nē, bet vienalga, 3 minūtes un galotnes nemaz tik daudz sasprindzināti nav bijuši šajās fināla sērijā. Tā kā varbūt, zināmā mērā, tā jauna pieredze tieši pēdējo nedēļu laikā šīm komandām. Jā. Miličs apstājas. Jakovičs iet cauri, tam atspēlēs Sanders netrāp, bet izpildīs bumbu. Barons ļoti lēni tagad pāriet uzbrukumā. Soļos faktiski gan Džefersons, gan Batista, gan Aleksandrs. Visi saprot, ka nekur droši vien neizdosies aizskriet, ka tagad no izpildījuma precizitātes viss būs atkarīgs. Un šeit Baronam priekšrocības. Batistam, virsās, bet gan arī pazaudē bumbu. Un arī Adomaitis pazaudē bumbu atpakaļ Batistam. Tā kā šoreiz metiens neskaitās pārtērēts uzbrukuma laiks. Izšļūt bumbu no rokām. Nedaudz pārsteidz Batista, jo labi zinot, grafam 4 piezīmes. Zinot, cik labi viņš spēlē ar savu ķermeni, kā viņš māk atrast kontaktu vienreiz, otrais, trešreiz, lēnā garā tiešām doties grozu virzienā pēc šādām saskarēm. Šoreiz, redzam, arī Aits Grafs tā īsti nepārliecinoši saķer bumbu. Es tā rēķina arī šeit ieguvums Baronam. Slazdi neesam redzējuši, un šeit izdosies iespēlēt. Bet Grafs veiksmīgi norientējis, neiemet gan grūti metienu pēc šī pagrieziena. Jakovičs cīnās bumba, bumba no mūsu skatītājos. Jā, kas pa galotnīt mums? Galotni ļoti sasprindzināti un ļoti pagaidām aizsardzība varbūt pēdējās epizodēs ir ņēmusi virsroku. Grafs sākumā tā labi norientējās, bet bija tomēr netrāpīja metienu. Un Jakovičs šeit piedod. 2 minūtes paliek, 2 minūtes tikai paliek šajā spēlē pamatlaikā. Džefersons ar bumbu. Aleksandrs tālu. Šķēle. Gaida Džefersonu. Džefersons nosakts. Batista nāk pēc aizsega. Šķēle var iet cauri. Tagad daudz kas būs atgriezt. Precīzs metiens Adomaitim. 3 punktu pārsvars Baronam. Un minūte 40 palieko spēlēt. Katram uzbrukumam tagad gandrīz izšķiroši nozīme. Un tā jau tas ir gājis vairākas minūtes. Grafs pats ar driblu. Jakovičs. Grafs nāk veidot aizsegu. Jakovičs iet otru pusi. Nav tur metiens īsti neizdodas. Bumba Baronam. Sanders dabūjis pa galvu. Jakovičs apelē pie tiesnešiem. Trāpīja pa seju Aleksandrs Jakovičam metienu brīdī. Svilpa neskanēja, bet otrā iespēja tiek dota. Broilis atkal pieņem nepareizāko lēmumu.
Ļoti tāda dedzīga izskaidrošanās Jeffersonam ar Adamaitu par to, kas ir noticis nu pat laukumā, kas kuram jādara un kā ir pareizāk. Ar lielām grūtībām dabūja atpakaļ bumbu. Faktiski varēja pēc laika un viss pārējās spēlē pēc rezultātu kontrolēt arī spēles gaitu līdz pašām beigām. Nu tagad atkal. Vai nu minimāls Barona pārsvars? Nu, te pagaidām vēl neko nevar zināt. Tiešām te var kāda nejaušība vēl atlikusajā laikā. Jāspēlē daudz minūtu. Iespējas ir abām komandām. Baronam mazāk varbūt vairāk, bet vienalga. 1 punkts ir abas komandas. Minūte 19 jāspēlē. Un arī vēl viena gadījis kļūda sanāk. Jeffersons paspēlīs bumbai. Aleksandrs iet pāri ar bumbu. Jeffersons. Pats driblē. Royals pa laikam mēģina aizsēt Jeffersons, 3-punktnieks. No precīzi. Daltons Jeffersons iemet ļoti svarīgi 3-punktnieku, panākot 4 punktu starpību. No šādā brīdī iemest 3-punktnieku, tas ir tas, kas parasti izšķir spēles iznākumu. Jā, visdrīzākais. Tagad ir 4 punkti, 58 sekundes. Nu, redzēsim, ko tagad minūtes pārtraukumā ASK Rīga. Pirmkārt, ko Ramons Butāls teiks saviem spēlētājiem un kā viņam izdosies to arī realizēt. Figaro will play for that. Guys, this is the last moment. We must play very good. Very good. Everybody stay. Everybody stay. I had him on my back. I'm just saying, throw it to me. I'm going to come get it when it's in the air. I'm going to go in middle. Yeah, D will go in middle. Yeah, we got it. Start the press from full. Bring back. Un Gedrs Gusts šeit. Gatavs parādēt. Medaļu saņemšanai. Jā. Šobrīd domāju, ka ļoti tuvu Barons ir. Tiem, kas viss padara pirmajā puslaikā, tie var ierasties jau lūk šādi. Pēc dušas jau uz medaļu pasniegšanu. Nu, medaļas vēl jāizcīna. Vēl minūte, jā, vēl viss ir iespējams. Bumbus ASK, tā kā, protams, būs vajadzīgi sekmīgi uzbrukumi, vismaz 2 ASK komandai, plus vēl noturēt aizsardzību, lai radītu pavērsienu spēlē. Barons ir tuvāk 4. panākumu nekā ASK 2, bet patiešām spēle nav beigusies un tik daudz pavērsienu, kā cik bijis pēdējās minūtēs. Es domāju, tas liecina, ka nebūs mierīgi arī šajā laikā. Nu, šeit mēs redzam šobrīd cīņu Millis Jeffersons. Un Jeffersons atšķirībā no daudzām citām spēlēm. Nu, redzam vēlreiz izdevās savas mazās dividendes. No atkal Broils met kādu pa galam. Grafs izcīna. Un 2 punkti ar sodu Raitim Grafam. Ar milzīgu cīņu šeit panāca iespēju atspēlēt 3 punktus. Šeit gan tagad punkti netiek pareizi. Tagad gan ir viss pareizi uz rezultātu tablo. 77-75. Nu, lai vai kā būs ar sodmetienu, bet rezultīvs uzbrukums ASK komandai ir izdevies, tā kā ir 2 punktu starpība. Un varianti kļūst vairāk. 1 punkts šķir abas komandas. Grafam 3 punkti, ļoti vērtīgs sniegums uzbrukumā, tāpat kā brīdi iepriekš Jeffersonam. Nu, tagad jau katrai komandai vēl vismaz pa vienam uzbrukumam. Šeit būs sodmetieni Jeffersonam. Brauls pārkāpt noteikums, viņam otrā piezīme. Vai tas bija prātīgs risinājums, spriežot pēc visa? Nē, Ramons Butāls saķēris galvu. Nu, ne jau apzināti Broils pārkāpt noteikumu šeit, bet sodmetieni Jeffersonam būs. 34,3 sekundes paliek. Milzīgi daudz laika vēl. Jeffersons pirmo sodmetienu iemet. Un arī otrs ir precīzs. Joprojām Baronam argumenti vairāk, 3 punktu pārsvars un viņiem paliks bumba. Pat ja ASK un iemet, jā, Miličs iemet ļoti ātri, tā kā atkal 1 punktu starpā.
Atkal tā pati situācija, kas jau 2 reizes bijusi burtiski dažās pēdējās minūtēs. Un atkal 1 punkts, Baronam 29 sekundes un pārtraukums. Baronam vēl viens pārtraukums ir, ASK Rīgai vairs pārtraukumu nav. Yeah, okay. Long offense. Long offense. Okay. Bring back. You have 5 seconds. Stop it from the other. Okay. Yeah, okay. Don't go. Good. If they make, watch it control the goal again. If they make 3 points, okay. Watch it stop it with foul. Okay. Not the drastic way. Now it's 3. Don't take a ball screen from Jefferson, yeah? Automatically. Double team Un pagaidām pēdējie gūtie punkti šajā spēlē. Kertis Miličs gājiens uz grozu vēl ātrumā. 29 sekundes paliek pamatlaikā un 1 punkts par labu Baronam šobrīd. ASK līdzjutēji nezaudē došu, nezaudē cerības. Tiešām viss ir iespējams, kā to pierādīja kaut vai pats pēdējās minūtes. Sekmīgi uzbrukumi, pirms tam bija vairākas minūtes, nesekmīgi uzbrukumi, gandrīz tikai. No tagad izšķirošie brīži ir klāt. Jeffersons bumbu dabūna, Miličs ļoti aktīvi tagad. Kaut gan principā ASK Rīgai pagaidām noteikums pārkāpt nav jēgas. Un Jeffersons turpina driblēt. Miličs līdz bumbā netiek. Un nāk no muguras Jakovičs, bet neizdodas pārtvērt. Tagad Aleksandrs. Vēl var 8 sekundes spēlēt. Aleksandrs pret Sanders. 4 sekundes. Met 3 punktnieku. Aleksandrs iet pēc uzvaras, bet netrāpa. Bumba paliek Baronam. 3 sekundes. Aleksandrs ar bumbu un fināla sērija ir galā. Šādā veidā tiek pielikts punkts Latvijas basketbola līgas turnīram. Pilnīgi neticama situācija. Likās, vēl ir iespējas. Vēl ASK Rīgai ir iespējas vēl uzbrukt. Un nekā, tomēr bumbu Baronam. Nu, ko apsveicam, pirmo reizi arī Barons ir tikuši līdz čempionu titulam. Šeit jau lūk deg jau signālu raķetes, ne gluži raķetes, bet signālu tās gaismas. Barons Uldras priecājās. Barons spēlētāji šeit jau laukuma viducī jau, nu ne gluži, bet gandrīz viducī jau priecājās. Arī Giedrs Guss jau ir pievienojies viņiem. Nu, pēdējā spēle izdevās, tā ziņā, ka tiešām tā apgalvoti, tur viss izšķērās pašās pēdējās sekundēs. Vēl 4-5 sekundes uz beigām ASK bija cīņā par bumbu. Ja būtu ieguvuši šo bumbu, būtu metušies uz priekšu, iespējams, ka būtu vai nu piezīme vai kāds cits risinājums, bet tagad ir beigu rezultāts šajā spēlē un arī sērijā, nu ir zināms, 4-1. Un patiešām, ja iepriekšējās spēlēs visās 4 jau kādu laiku pirms beigām varēja saprast, kurš uzvarēja šoreiz, viss izšķirās pašās beigās. Jā, Barons Uldras te ir parādījuši ar milzīgu plakātu 16 soļi līdz čempioniem. Līdz virsotnē, jā. Nu jā, faktiski no 1992. gada, tātad Lainers komanda. Un tagad jau saucoties Barons, čempionu tituls ir. Lūk arī čempionu kauss, ne kauss, bet nu tādu statuētu jāsaka. Arī jau speciālai čempionu krekli ir sagatavot. Redzam Ventspils, ASK Rīga, nu un arī Barons. Pēdējos 3 gados katru gadu cits čempions tagad ir bijis pēc Ventspils. 7 uzvarām pērn ASK, šogad Barons. Čempionu kapteinis man blakām vēl pirms kausa saņemšanas. Normāli, nu būs banāls līdz galam, kāda ir sajūta. Sērija bija smaga, lai gan uzvarējāt ar 4-1. Nu jā, šitā bija tieši tā spēle, izšķirošā, un tāda arī bija, lai skatītājiem būtu ko skatīties, un tieši, kad viņi atnāca tik daudz, un mums bija jāvinē šoreiz, nu, paveicās bišķiņ, +1. Atkal otrais kausa +1. Aha, nu re, kā veiksmīgi jums sezona. FIBA kausa varbūt Baltijas basketbola līgā varējās veiksmīgi, bet kā vispār kopumā? Tāds nogurums. Jāuzsēžās un jāpadomā. Labi, Armand, paldies tev.
Nu ko, neticam, tiešām veiksmīgi Baronam sezonu. Varbūt nedaudz zaudēts, jā. ASK Rīgai tika zaudēts Baltijas basketbola līgas cīņā par 3. vietu. Bet FIBA kauss ir. Skrieva pēc viss arī ULEB kauss. Kaut gan ar ULEB kausu arī vēl joprojām nekādas skaidrības nav. It kā tagad ULEB kausā ir garantēta vismaz viena vieta pamatturnīrā, vēl viena vieta vēl caur kvalifikāciju. Bet visam tam vēl nāk klāt vēl tas, ka Ventspilniekiem esot vēl arī speciālā wildcard. Ventspilnieki piedalīsies ULEB kausā, tā kā vēl arī nezinām, kas notiek nākamā sezona. Nu, redzējām, Kārlis Možnieks, pēc arī Valds Možnieks. Kārlis Možnieks 6. reizi, kā vecākais treneris, ir izcīnījis Latvijas basketbola līgas čempionu titulu. 5 reizes ar Ventspilu un tagad arī ar Baronu. Jā, arī kā spēlētājs bijis čempionu godā, tā kā daudz viņam titulu. Tās titulu un tikai pēc gada atkal atgriezies čempionu godā Kārlis Možnieks. Pagājuši gadu sudrabs, nu un atkal tagad atkal uzvar. Nu, redzam, Sandra Valteri. Jā, nu, Einu zina, kāds ASK Rīga vajadzētu izskatīties uz fināliem. Redzējām ar Uģi Viļumu, jo pirms tam Uģis Viļums izkrīt pašā sezonas sākumā. Viens diezgan stabils aizsardzības balss ar labu tālo metienu īstajā laikā un vietā. Einu zina, kā būtu, ja nebūtu nobriedis konflikts ar Sandu Buškavīts. Ļoti iespējams būtu noderējis arī šajā finālā. Būtu varbūt iemetis, varbūt atdevis kādu piespēli. Einu zina. Vladimirs Štimats saņem balvu kā labākais cīnītājs zem groza Latvijas basketbola līgā. Štimats šis drīzākais ir devies mājās, jo Valmērā jau sezona beigusies krietni iepriekš. Par visvairāk rezultatīvajām piespēlēm spēlē tiek apbalvots basketbola klubu Valmieras spēlētājs Jose Olivero. Un arī pieļauju, ka arī Jose Olivero par visvairāk dotajām piespēlēm arī nebūs. Visticamāk, viņš nebūs. Basketbola līgas regulārajā sezonā par rezultatīvāko spēlētāju tiek apbalvots basketbola kluba Liepājas Lauvas spēlētājs Mareks Jurevičs. Nu, vai Mareks Jurevičs būs atbraucis? Arī viņš šobrīd nav mērojis ceļu no Liepājas. Latvijas basketbola līgas. Liepājas Lauvam arī esot uz nākamo sezonu diezgan nopietnu plānu, redzēsim. Jauna halli ir. Tagad jāsāk iet uz augšu. Aleksandrs, kurš ir atzīts arī par FIBA kausu labāko uzbrucēju. Arī ticis arī FIBA kausu simboliskajā pieciniekā. Armands Šķēle ir 2. pieciniekā. Saņem arī vēl vienu trofeju. Nu, kā jautāja arī, ko tad Barons arī ar Eiropas kausiem darīs. Nu, esot tāda stabila vēlme doties līdz pat Eirolīgai. Nu, lai izdodas, redzēsim. Nākamā sezona skaidrs, ka viens pretinieks būs atkal nopietni. Arī Latvijas basketbola līgā. Latvijas basketbola savienības padomes priekšsēdētājs Mārtiņš Bondars un Latvijas sieviešu izlases viena no līderiem Liene Jansponē. Nu, tūlīt redzēsim arī Mārtiņu Bondaru. Jau bijušo profesionālu basketbolistu un arī tuvākās translācijas varoni. Šeit Latvijā Liene Jansone. 2. jūnijā rādīsim spēle Latvijas izlases pret Baltkrievijas izlases. Dāmas gatavojās olimpiskajam atletiskas turnīram. Tad tikai gribu atgādināt, ka agri no rīta skatieties arī Nacionālās basketbola asociācijas spēle. Lakers San Antonio Spurs. Un tikmēr ASK komanda saņem sudraba medaļas. Šī sezona pagāja ar milzīgu daudzumu traumu no paša sākuma faktiski līdz pašām beigām. Un tas kopskaits, ko komandas pamatsastāv spēlētāji traumas dēļ bija spiest izlaist, bija vairāk kā 150. Grūti bija tikt tam pāri un līdz ar to arī uzvaru šogad izpaliek vismaz Latvijas basketbola līgā. Edrijus, it was a great season for you and your team. You won FIBA Cup and now you are Latvian champion. How do you feel and this? I feel great. I mean, all my seasons, I've been playing 9-10 seasons, and I haven't had a chance to really make it to the finals. I made it to the playoffs a lot. I had good seasons personally, but I never ever made like MVP and never made the championship. And so this year I got 2 in 1 year, so it feels wonderful. I can't explain it. Thank you very much. Good luck. Thank you. Demetrijs saka to, ka tiešām šī ir bijis viena no lieliskākajām sezonām viņa karjerā. Viņa uzvarējuši daudz turnīrus, un viņš, protams, ar MVP kausu jūtās ārkārtīgi pacelāts. Vārds Elvim un Madaram.
Nu, protams, kā tas savādāk varētu būt. Un vēl tikai piezīmēs, ja mēs par FIBA arī runājam, tad FIBA šajā kausa izcīņā arī labākais treneris Kārlis Mužnieks ir atzīts. Tā kā Kārlim arī tituli pietiek arī šai sezonā. Jā, bet mēs atgriežamies pie Latvijas basketbola līgas. Tikmēr notiek apbalvošana skumjajā galā, jo ASK Rīgas spēlētāji, protams, nav nebūt priecīgi. Redz arī tur Ernests Kallu, tā stāv skatās uzvarētāju virzienā. Nu, arī ar Ernestu Kallu, lūk, redzam, nav viņa, diemžēl viņa iesaistīšanās bija gaidīta ar lielāku, it kā pozitīvo lādiņu. Atcerēsimies, īsti neizdevās novembra sākumā, pirmā debija decembra sākumā tā pa īstam, un arī pēc tam vēlreiz trauma, tāda it kā neliela, bet tomēr arī tad, kad jau sāk uzņemt apgrieziens, nu, un redzējām ļoti epizodiski arī finālā un arī pusfinālā. Markārtis Miličs saņem balvu. Kauss par otro vietu izmēros gan iespaidīgs. Jā, bet tā ir tikai otrā vieta. Redzēsim, baumas dažādas, līdz šoreiz tiešām runāšu, ka baumas ļoti iespējams, ka ASK Rīgai varētu palielināties budžets. Vismaz tādas baumas es joprojām stāstu. Nedaudz mainīties arī līdz ar to nosaukums, bet Gādātais spēlētāji tituls. Kam? Šķēlēm. Protams, tā bija jābūt. Šķēle nospēlē lieliski pašu pirmo spēli, kas noteica tomēr virzienu, kur šī sērija ies 30 punktu finālsērijas pirmajā mačā, un viņš ir komandas rezultīvākais spēlētājs pēc 4 mačiem tagad. Pēc šīs dienas varbūt Aleksandrs ir izlīdzinājis punktu ziņā, bet arī ciņā zem groza rezultīvajās piespēlēs ar lielisku metienu precizitāti visās spēlēs virs 50% Šķēlēm rādītāji. Tā kā ar visu to sekšanu, ko ASK pret viņu vērs, viņš tomēr parādīja līderu cienīgu spēli un ir godam nopelnījis finālu vērtīgākā spēlētāja balvu. Jā, pavēlti pēc trešās spēles Ramons Butāls pēc spēles preses konferencē teica, jā, koncentrējām milzīgu spēku Sarmaņa Šķēles sekšanai, līdz ar to pavērās pārējie spēlētāji, un arī tas ir tomēr milzīgs ieguldījums komandas uzvarai. Nu ko, zelta medaļas lēnā garā tuvojās arī Baronam. Pirmais medaļas saņem Kārlis Mužnieks. Baronam izdevās visu sezonas mērķus sasniegt, iekļūt Baltijas līgas fināla četrniekā un arī tātad 2 turnīros no 3 uzvarēt, kas ir lielisks rezultāts. Gāds Jankovičs man blakām tikko ar sudraba medaļu. Gāds, es saprotu, kādam vienmēr jābūt ir zaudētājiem, bet bez glaimiem un patos man jānoņem cepuri jūs priekšā par vismaz šo spēli, ka jūs cīnījāties līdz galam. Kā vispār vērtēja sezonu? Es domāju, ka sezona, teiksim, nav izdevusies tomēr, jo mums tie 3 komandas mērķi, kas bija, tomēr tikai viens ir izpildīts. Ulevā mēs netikām ārā no grupas, Baltijā tikām četrniekā, to mēs izdarījām, un Latvijā bija jāizcīna zelta medaļas. Tā kā, ko lai saku, diezgan neizdosies sezona. Bet ar to jau dzīve nebeidzās? Jā, protams. Cīnīsimies nākamgad. Paldies tev, Gāt. Tas bija Gāds Jankovičs. Pievēršamies apbalvošanas ceremonijai. Tā joprojām tiek dotas medaļas. Steigts un Liena Jansona pasniedz medaļas. Jā, šos faktiski 3, vēl arī Giedru Gustu pieliksim vēl varonis Kārlis Mužnieks pats par sevi. Sezonas sākuma daudz spēlēts. Protams, atcerēsimies arī nedaudz arī šo Eiropas čempionātu, ka likās, Kārli Mužnieku vispār kā treneri jānorok un jāpieliek liels traknes punkts, vismaz tādi dažādi teksti sakoja. Tas būtu stikli pārspīlēt, jo principā, ņemot vērā sevišķi komandas sporta veidos un arī citos, kur sacensības, kur piedalās daudz dalībnieku, uzvar tikai viens. Ja katru reizi visus pārējos, kas neuzvar noraktu, tad katru gadu viss sāktos no jauna. Tā ir, un Kārlis Mužnieks tūlīt arī mēs dzirdēsim arī intervijā. Kārlis Mužnieks arī ar zelta medaļu jau smaidīgs. Ir atvieglojums, ir gandarījums par sezonu.
Jā, noteikti, un šī spēle parādīja, cik spraigi mums arī bija visu sezonu, jā, un tikai pateicoties mūsu faniem, jā, kas mums palīdzēja visu šo sezonu un deva papildus emocijas, mēs uzvarējām šo grūto turnīru un šo grūto spēli arī šodien, jā, un grūta sezona bija, bet ļoti veiksmīgi. Paldies, veiksmi nākamajā. Paldies, tas bija Kārlis Božnieks. Lūk, arī čempionu statuētas tiek pacelt. Joprojām 16 soļi. Kas ilgi nāk, tas labi nāk, un jācer, ka ne pēdējo reizi Baronam. Bet gribu teikt, tiešām nākamā sezona, spriežot pēc visu, tomēr konkurence būs sīva. Jā, Baronam lielākoties izņemot Batistu, līgumi faktiski ir ar visiem spēlētājiem, ar kuriem tiks pagarināti, ar kuriem nē, tas vēl liels jautājums, bet domāju, ka pamatkodols varētu saglabāties Baronam. Un līdz ar to ļoti iespējams ļoti līdzīgu komandu mēs redzēsim arī nākamā sezonā. Jā, nu, bet šai sezonai ir pielikts punkts Latvijas basketbola līgā. Tā solījās būt interesanti jau tad brīdī, kad 3 komandas paziņoja par savu mērķi uzvarēt. Protams, bija skaidrs, ka uzvarēs tikai viena. Uzvarētājs ir noskaidrots. Šī nodaļa nu ir beigusies. Gaidīsim nākamo. Gaidām nākamo. Nākamās mums ir dāmas jau uz strīpas. Pēc tam jau olimpiāda un pēc tam jau atkal Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrs jau vīriem. Tā kā basketbols vēl augustā un arī septembrī būs daudz, un pēc tam jau atkal būsim atpakaļ ar Baltijas basketbola līgu un Latvijas basketbola līgu, ULEB kausu un varbūt arī ar FIBA kausu. Tā kā to mēs visi skatīsimies jau šīs nākamās sezonas sākumā. Visu labu! Uz sadzirdēšanos un saredzēšanos! Uz redzēšanos! Y'all ready for this?